Emociju pratību, šoreiz par dusmām. Vispirms pavisam īsi atgādināsim, kas ir Veselīga Latvija, kāpēc šāda organizācija un kāpēc šāda saruna. Veselīga Latvija ir iniciatīva, kas radās jau pirms vairāk kā 4-5 gadiem dombiedru grupai, no kuriem 3 mēs esam pārstāvēti šeit. Tad manai dzīvesbiedrei Unai Meistarei, mūsu draugam Ilzai Aizsilniecei un Antrai Birzulē, kas nav klātesošs. Jo mums likās, ka ja cilvēks pamazām ir atradis ceļu, kā tikt mazliet labākā kārtībā ar sevi, dzīvot mazliet veselākam, mazliet saprātīgākam, mazliet sportiskākam un labākās enerģijās, kā palīdzēt to saprast citiem. Un mūsu mērķis jau toreiz mēs arī izvirzījām 2 sasniedzams mērķus. Viens Latvija, laimes indeksa ziņā laimīgākā valsts. Kā mēs zinām, 7 Skandināvijas valsts ieņem vadošās vietas jau sen, un Latvija to varētu godam darīt, jo laimes indeks ir rādītājs, kas nenosakās pēc vienkārši finanšu saskaitītājiem, bet ko nosaka virkne kritēriju, ka cilvēks ir laimīgs. Un otrs, veselībā nodzīvotie gadi, kas mūsuprāt ir ļoti būtiski, gan budžeta ziņā, gan visā pārējā, gan tas, ka valsts budžeta, es domāju, ka cilvēks, kas dzīvo veselībā, viņš spēj dot un nevis ņemt, viņš ir devējs, nevis saņēmējs. Un mēs sākām šo kustību, dibinājām arī portālu Veselīga Latvija LV, kas teiksim, ir pilns ar labu, kvalitatīvu, bezmaksas saturu no ekspertiem. Un mēs sākam arī mūsu pirmo teiksim, diskusiju ciklu par emocijām, ar ciklu par bailēm, bet kāpēc vispār emocijas un kāpēc mēs to darījām, es lūkšu pastāstīt Unai, kas ir, godīgi sakot, šīs idejas autori. Labvakar, autors esam mēs abas ar Ilzi Aizsilnieci. Un kāpēc mums šķita svarīgi runāt par emocijām? Tāpēc, ka tā ir tāda pamatlieta. Emocijas, lai arī mums šķiet, ka tās notiek ar mums, emocijas patiesībā, līdz ko mēs izējam sabiedrībā vai ģimenē, emocijas nav privātas, emocijas ir publiskas, un mūsu emocijas ietekmē ne tikai mūs, bet arī mūsu apkārtējos cilvēkus. Un ņemot vērā, ka laiks, kurā mēs dzīvojam, ir ārkārtīgi trauksmains un sarežģīts, mums šķita būtiski mēģināt kopīgi saprast to, kā mēs katrs individuāli darbojamies, kādā mērā mūs ietekmē emocijas, kā mēs varam tās virzīt, ko mēs varam darīt, lai mēs kļūtu labāki, savāktāki un realizētu savus mērķus gan paši, gan arī kā sabiedrība kopumā. Ir jau līdz šim mums bijušas 2 sarunas, viena par bailēm, kas bija tūlīt pēc pandēmijas, otra par prieku, jo mēs tiešām izbaudījām šo mirkli, kad šķita, kad varbūt, ka dzīve ir atkal atgriezusies kādā normālākā ritmā. Un šoreiz mēs runājam par dusmām, kāpēc mums tas šķiet svarīgi, jo tā vien šķiet, kad bailes, kas mūsos bija pēc pandēmijas un arī kara sakarā, mūsos ir nomainījuši citas emocijas, un tās ir dusmas, un mums šķiet, ka varbūt šobrīd dusmas zināmā mērā ir baiļu publiskā seja. Mēs mēģinām un runājam ļoti daudz par to, ka mums ir savstarpēji jāsarunājas, bet apkārt notiekošais arī sociālos tīklos redzamais liecina pilnīgi par kaut ko citu. Un dusmas ir ļoti duālas, dusmas var sagraut, un dusmas var būt arī ļoti motivējošas. Patiesībā tā var būt pozitīva emocija ar plus zīmi, ja mēs mākam to atpazīt. Un tas ir tas, ko mēs šoreiz kopīgi mēģināsim katrs izdarīt, runājot gan par savām dusmām, gan par tehnikām, kā mēs ar tām tiekam galā un kā dusmas ietekmē mūsu organismu kopumā. Paldies, un pamazām es stādīšu priekšā arī pārējos mūsu runātājus. Blakus Unai sēž Ilza Aizsilniece, kura kā nākamā runās, tā kā mikrofoni jau var atdot. Un tālāk ir Raimonds Platats, reklāmas speciālists. Atvaino Ilze, ka es nestādīju to garu priekšā, bet ja kāds nezina, kas ir Ilze, paguglēsim. Raimonds Platats, reklāmas speciālists, pieredzējis gadus 20, 30 vismaz, esam kopā taisījuši neskaitāmas kampaņas, un Raimonds vairāk runās tieši par dusmu kā manipulāciju,
teiksim, viena no lietekļiem. Vai ne, Raimond? Jā, tā skaitā. Blakus Raimondam sēž Gunārs Trimda, bērnu un pieaugušo psihiatrs, sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciālists. Es ceru, ka es nolasīju pareizi, bet ārpus tā visnotaļ pieredzējis un saprātīgs un saprotošs cilvēks, kas runā vienkāršā valodā, ne tik sarežģīti. Un man blakus ir Ieva Bite. Es arī atļausos nolasīt. ELU asociētā profesora es vēl atceros, bet klīniskā psiholoģija, kognitīva behaviorālās terapijas speciālisti. Pareizi. Sanāca. Un tālāk ir Volgangs Vinters, austrumcīņu mākslu meistars. Es teiktu, pietiekami raiba kompānija, bet kāpēc mazliet nopietnākā atmosfērā ir jēga mums runāt par dusmām ne tikai tāpēc, kad varbūt labāk vai sliktāk tur mēs sabiedrībā interaktējam, bet kā viņas tieši šī emocija var ietekmēt mūsu veselību un kāpēc vispār ir svarīgi runāt par savām emocijām un kāpēc dusmas nedrīkst vienkārši apspiest. Un kas notiek mūsu smadzenēs un ķermenī mirklī, kad mēs dusmojamies, mazliet tīri no medicīnas viedokļas. Palūkšu jūs. Es teikšu tā no veselība pratības un tādas fizioloģijas. Skaidrs ir tas, ka mēs esam ļoti daudz gadus, desmitus modernajā medicīnā mēģinājuši atdalīt prātu no ķermeņa. Nu, ir prāts un ir ķermenis, bet ir absolūti skaidrs tas, ka jebkura doma, kas mūsos rodas, viņi inicē emociju, un emocija nav vienkārši kaut kas netverams, tas ir bioķīmisks un fizioloģisks process. Kā rezultātā tad seko arī darbība. Tā tad ir doma, tad ir emocija, un tad ir reaktīvā darbība, ja mūsu reakcija. Un ir šīs 6 pamat emocijas, par kurām mēs jau par 3 jau būsim runājuši, vēl paliek skumjas, riebums un abrīns, kā var visādi klasificēt, bet šīs ir tās vienkāršākās. Un tad, ja par prieku mēs esam ļoti daudz pētījuši, un par prieku mēs pat zinām, kurš, teiksim, neirotransmiters, kurš hormons, kurš gēns tur varētu būt iesaistīts, tad saistībā ar dusmām ir pavisam citādi. Dusmas ir pētīts mazāk. Bet faktiski dusmas mums rodas tad, kad mēs esam nedroši. Tas bioķīmiskais mehānisms sākas tad, tajā mirklī, kad mūsu robežas netiek ievērotas. Tad sākas dusmas, un tad ir tāds centrs galvas smadzenēs amigdala, kas ir faktiski viens no tiem zemapziņas centriem, ir mūsu pieres daļas garos smadzenēm, ir saucamais hipokampus, un dusmu rezultātā tiek iesaistīts vairāk viena daļa no mūsu tā saucamās autonomās veģetatīvās nervu sistēmas, simpātiskā nervu sistēma, kura tad iedarbina gan dažādus mērķu orgānus, gan arī iedarbina virsnieres. Virsnieres savukārt atbild par to, lai izdalītos adrenalīns un kortizols. Un virsnieres ir mūsu tāds, jāsaka, tā stresa hormons. Un tādā ikdienas dzīvē, kādā mēs pašreiz esam, viņas strādā uz nebēdu visu laiku. Un tas par dusmām vēl ir pētīts, kad ir 2 veidu atbildes reakcija dusmām. Tā pavisam vienkārši mēs varam teikt, ka ir A-tipa reakcija un B-tipa reakcija. A-tipa reakcija ir tās eksplozīvās dusmas, ka cilvēks nespēja viņas saturēt un uzreiz dod vaļā. Tas nozīmē, ka viņa adrenalīns izdalās un kortizols izdalās pilnā sparā, bet faktiski ir svarīgi šis līdzsvars starp parasimpātisko un simpātisko nervu sistēmu. Tās ir 2 mūsu autonomās nervu sistēmas daļas, kuras ir arī nāk no tām pašām smadzenēm un no muguras smadzenēm, tās pašas saknītes, bet viņas mūs tur līdzsvarā. Un šī ir tā nervu sistēmas daļa, kura it kā nepakļaujās mūsu domām, mūsu centrālajai nervu sistēmai, kur it kā dara, ko grib, bet tas tā nav pēc pēdējiem pētījumiem. Mēs varam uz to iedarboties. Un kas kustina mūsu zārnus, mūsu elpošanu, nosaka mūsu sirdsdarbības ātrumu, mūsu asinsvadu paplašināšanos vai saraušanos, svīšanas procesu. Faktiski visus mūsu iekšējos procesus. Un viņas ir līdzsvarā simpātiskā, kur ir svarīgs noradrenalīns, un parasimpātiskā, kur ir citi neirotransmiteri, un tas galvenais spēlētājs šeit ir nervus vāgus, jeb šuklējotājs nervus latviešu valodā. Līdz ar to, ja mums ir līdzsvars arī mūsu veģetatīvajā, jeb autonomajā nervu sistēmā, mums jau ir vienkāršāk tikt galā ar dusmām.
Bet tātad galvenie divi, kas nosaka, kas palaiž to mehānismu ķermeniskā līmenī, ir adrenalīns un noradrenalīns. Kāpēc tās dusmas pēdējā laikā pēta vairāk? Tāpēc, ka svarīgi ir saprast, kāpēc nedusmoties, bet no medicīnas viedokļa mums ir svarīgi saprast, kā dusmas ietekmē cilvēku veselību. Un ir tāds teiciens, nomira no dusmām. It kā liekas, tas tāds pārnestā nozīmē, bet patiesībā tā nemaz nav. Jo uz mūsu sirds muskuļa ikvienas šūnas ir receptori, pie kuriem piestiprinās noradrenalīns. Tas nozīmē, ka ja mēs dusmojamies, tad kārtīgi cieš mūsu pašu sirds, ja mēs dusmojamies. Un ir pētījumi, ka tie cilvēki, kur nespēja šīs te dusmas tā kā padarīt, jo ir vēl daudz mehānismu, par kuriem es tagad nestāstīšu, jo tad man ir jāzīmē, lai to parādītu schematiski, ka faktiski cilvēki, kuri nespēja tik galā ar savām dusmām, viņi ļoti ietekmē savu sirds asinsvadu sistēmu, un tā nav ezotērika, tā ir fizioloģija, kur ir pierādīta pētījumos. Tātad, ja mēs gribam nekaitēt sev, būt veseli, tad ir jāprot dusmoties, ir jāprot tās dusmas pārveidot. Jo skaidrs ir tas, ka ja mēs viņas nepārveidojam, mēs neizlīdzinam to parasimpātisko nervu sistēmu, tad mums pieaug asinsspiediens, mums ļoti nopietni sašaurinās asinsvadi un ļoti cieš mūsu sirds muskulis miokards. Faktiski tieši par sirds asinsvadu slimībām ir visvairāk pētīts, kā tieši pats dusmu process un dusmu rezultātā izdalītie neirotransmiteri ietekmē veselību, bet ir ļoti daudz citu orgāni, arī aizkuņu dziedzers, arī kuņģu zarnu trakts, kurš ir atkarīgs no tā, kā mēs dusmojamies. Jo tad, ja mēs ļoti dusmojamies, tad faktiski mūsu iekšēji orgāni, no zarnas īpaši un kuņģis pārstāj darboties. Un tam ir fizioloģisks pamats, jo atkal simpātiskā nervu sistēma, tas ir viņas uzdevums. Tad, kad mums viņi ir pārsvarā pār parasimpātisko nervu sistēmu, mūsu zarnu trakts, tā sacīt, zināmā mērā nobloķējās. Līdz ar to ir vērts padomāt par sevi. Tad, kad mēs sākam dusmoties vai izjūtam kaut kādas citas lietas, un ir vērts domāt par tiem mehānismiem, kas mums ļauj būt veselākiem. Paldies, Ilzei. Jauna? Gribēju Ilzīt pateikt, man liekas, mūsu veselais saprāts arī pārstāja darboties, ne? Jā, bet ir vieniem, jo tur ir tā reaktivitāte, tās dusmas var pārņemt, bet ir tie divi tipi. Ja mēs, protams, iedarbināt to klejotāju nervu, tad mēs esam pēc tipa B tips, pēc dusmošanās, tad nepārņem. Bet A tipam pārņem, jo tad, kad A tips dusmojās, tad visi iet pa gaisu. Šķīst trauki, lido cilvēki, vēl visapkārt lido, ir tāda reāla emocionāla vētra. Un tā ir tā milzīga atšķirība tiem cilvēkiem, kas prot pieslēgt dažus tos mehānismus un tiem, kas neprot. Paldies, Ilze. Pirms mēs turpinām, es gribētu teikt, ka mūsu klausītāji tiešrādē ir aicināti iesūtīt jautājumus. Mēs neapsolam, ka mēs viņus nolasīsim, bet pilnīgi noteikti mēs viņus apkoposim un atbildēsim. Bet mēģināsim arī, ja kāds iekļausies un varēsim šo atbildēt arī atbildēt. Pirms es dodu tālāk vēl vārdu Ievai. Es gribēju arī apmēram pastāstīt, ko mēs mēģināsim šodien darīt. Pirmkārt, mēs gribam, lai jūs saprastu, ka tas ir ārkārtīgi nopietni. Un tieši tāpēc ir 3 speciālisti, kas nopietni stāsta. Šis ietekmē dzīves ilgumu, šis ietekmē dzīves kvalitāti, šis ietekmē jūsu veselību, šis ietekmē jūsu ģimenes veselību, šis ietekmē jūsu bērnus, šis ietekmē valsti kopumā. Ja jūs nemākiet savākt sevi, nekāda skaista Latvija nespīd. Tātad tas ir nopietni. Nākamai Ievai es lūkšu pateikt, Ilze mums noraksturoja, es esmu par, es negribu dusmoties, es sapratu, bet ko darīt? Vai kāpēc tas nav tik vienkārši nedusmoties? Jā, teikt kaut ko nejūti, tā principā ir, es šoreiz atzīšos, tā ir kļūda. Tā kā mēs nedrīkstam par emocijām vispār cilvēkiem teikt nejūti, tas nozīmē, ka mēs viņus savā ziņā invalidējam. Tā kā tavas emocijas neskaitās, nejūti, tas nestrādā. Tāpat kā, protams, nestrādā emociju izgāšana. Un es domāju, tā kā mēs gribam atrast kaut ko, kas ir pa vidu.
Emocija apspiešana arī nepalīdzēs, ja tas ietekmē mūsu sirdi un kuņģi arī tikpat slikti kā izgāšana. Savukārt cilvēkiem, kuri tiešām eksplozīvi vērš šīs dusmas uz āru, tā arī nav viņa vaina, jo bieži vien tas ir saistīts arī ar iedzimtu impulsivitāti, kas faktiski ir diezgan grūti regulējami, jo tā ir arī bioloģiski noteikta. Un tad, ja nestrādā izgāšana un ja nestrādā apspiešana, tad mums vajag kaut ko pa vidu. Ja? Tad es teiktu, atvērta pieņemšana varbūt būtu tas labākais apzīmējums tam, ko mēs gribam. Tā kā ja mēs dusmojamies, tam ir savus mērķis, savus nolūks, jo emocijas ir vajadzīgas, tā kā jau Vils teica. Emocijas mums parāda mūsu vajadzības, mēs varbūt esam apdraudēti, mums vajag aizsargāties, dusmas lieliski parāda to, ka mums vajag kaut kādā veidā novilkt robežas. Tā kā ko tad mēs darām? Mēs pasakam sev, ka mēs esam dusmīgi, un tas ir ok. Emocijas, tas ir ļoti normāli. Mēs viņus atzīstam, pieņemam, novērtējam, priecājamies, ka viņas mums ir dotas, jo viņas kaut ko pasaka mums un arī citiem. Jo dusmas mēs varam redzēt arī uz āru. Tā kā cilvēka sejas izteiksme, ķermeņa poza, viss, protams, uzreiz parāda dusmīgs, neskaries klāt, neaiztiec mani. Tā kā tas ir tas, ko mēs gribam atzīt, bet tas, ko mēs gribam savukārt, mēs gribam arī nokontrolēt to agresīvo reakciju. Tā kā, principā, ar dusmām nav nekāda problēma. Problēma ir ar agresīvu uzvedību. Un tad tur mēs sakam sev stopu, un tad jau to pēc tam tad tālāk, vai ne? Tas, ko Ils pieminēja par dažādiem tipiem, kā mēs dažādi reakcijām, man pašam tas nemaz nav tā, ka es vienmēr būtu sapratis, cik dažādi mēs esam. Man likās, ka mēs tomēr esam daudz vienādāki. Līdz ar to arī nav viens recepts, acīm redzot, ko cilvēkiem var ieteikt. Jo tā kā Ils teica A un B tips, viens dusmās viss nones, otrs ne, es pieļauju, ka ir daudz subtipi. Tā ir? Jā, mēs esam patiešām dažādi. Recepts ir arī dažas atklātas, tā kā dažas mums ir, bet, protams, tā kā numur viens recepti ir saprast, cik šīs dusmas šī mirklī ir pamatotas, vai mums ir pamatot dusmoties vai nē, un tad, ja mums dusmas liek šķaidīt traukus, tad vai tas mums kaut ko labu dos vai nē. Ja mēs gribam nopirkt jaunus traukus, tad brīnišķīgi. Bet, ja mēs negribam, tad varbūt labāk mēs sev pasakam stop un izmantojam kaut kādas iedarbības uz to simpatisko nervu sistēmu. Tā kā, jā, par to tad tālāk arī, ja? Tad tālāk es gribēšu, Raimond, dot vārdu tev, jo tādā pašā laikā dusmas, vai tiešām ir kaut kas slikts, vai daba mūs būtu apgādājis ar kaut ko, kas ir slikts. Protams, nē, gan Ilze, gan Ieva jau arī saka, ka dusmas ir aizsarga reakcija, dusmas parāda netuvojies man, vai nē, es esmu traks. Taču labāk, nevis. Un daudz cits, Raimond, tu savā ziņā esi dusmu pat advokāts. Kāpēc dusmām ir tik slikts imidžs? Cilvēki nemāk šo izmantot? Jā, paldies par jautājumu. Es esmu advokāts varbūt tikai vienā dusmu sadaļā. Un es pats esmu daudz gājis savās dusmās, mēģināt saprast pats sevi. Un tur es izdalu tādas divas lielas kategorijas. Viena kategorija ir mans iekšējais spēks, un otra kategorija ir iekšējais vājums. Un dusmas paspiltina vai manu iekšējo spēku vai vājumu. Un es kā komunikācijas speciālists varu pateikt, ka nav nekā jaudīgāk par patiesību, kas ir iepakota dusmās. Un es to nevaru noliegt. Man tā kā negribētos par to teikt, ka tas ir labi un ka tas ir efektīvi, bet tā tas ir. Jo jums palasat, teiksim, tos cilvēkus, kas ir viesojušies pie Vangas vai pie Zilākalna Martas, bieži vien cilvēki brauc, viņi zināja, ka tā būs skarba pieredze, neviens ar viņiem tur nečamāsies un pateiks to taisnību ļoti skarbi. Un, ja mēs redzam, kā komunicē, teiksim, Pēters Kļava vai Nils Konstantīnovs, viņi sastopās katru dienu būtībā savā praksē ar cilvēku stulbumu. Un kad tu vairs nespēj to tolerēt, tu vienkārši redzi to patiesību un tu iepako viņu tādā valodā, ieliec to dusmu vienkārši iekšā tajā vēstījumā, un tajā brīdī viņš iziet cauri, viņš norezinē, tāpēc, ka cilvēki atpazīst to patiesību, ka viņi ir iepakoti kaut kādā cilvēciskā kliedzienā, kas ir autentisks un īsts, un to mēs atpazīstam. Un tāpēc kāpēc Ainārs man pieteica kā dusmu advokātu? Es dusmu advokāts tajā brīdī, kur es ticu dusmām, ja viņas ir, ja tas ir panējums īstenībai.
šodien vienkārši gatavoju dārzeņus panējumā, tāpēc tāds piemērs, bet būtībā, ka tā īstenība, visīstākā patiesība ir tāda iepakota tajās dusmās, tad tā īstenībai parādās caursišanas spēja. Es kā komunikātors šobrīd runāju. Un otra puse ir vājums, kur es, teiksim, sevī detektēju to, ka būtībā caur savām dusmām es vienkārši, tās manas dusmas, tur nav nekā jaudīgi, tas vienkārši parāda manu vājumu iekšēju, kas nespēja savākties. Teiksim, kad es izgāžu dusmas kaut kādos brīžos uz kaut kādiem līdzcilvēkiem, kurus nenokontrolē sevi uz telefonu, piemēram, un es saprotu, tas ir mans vājums, tur nav nekā spēcīga, un ar to ir jāstrādā. Tas ir tas brīdis, kur es, teiksim, strādāju ar sevi tajā brīdī. Un pa lielam man izdodās, dažreiz man neizdodās. Un šobrīd atnāca ziņa no mobilī, piemēram, kas man ir jāpagarina parkings, un es saprotu, es neesmu pievienojis jauno karti, man ir dusmas uz sevi, kad es tagad esmu šajā situācijā. Bet es tās dusmas izdalu ārpus šīs sarunas. Es saprotu, es neko nevaru darīt. Fine, vienkārši es esmu klāts šeit. Viss ir labi. Tas, kas būs pēc tam, tas būs pēc tam. Super, Raim, milzīgs paldies tev, un arī mazliet dzīvīgāk Wolfgang. Es pieļauju, ka es kaut ko nepareizi prasīšu, kas ir pilnīgi loģiski, bet man, piemēram, dusmas ir spēks, ar ko es dzīvoju un strādāju. Man bija zināms atklājums uzzinot, ka eksistē tāda lieta kā cilvēku pamat emocijas, un uzzinot, ka man pamat emocijas ir dusmas, es biju pilnīgi aizskaitināts. Kas par bullshit? Es esmu mīlestība, kāds dusmas, jā. Bet man skaidro, tas ir no zemapziņas, no bēapziņas, nozīmē, tu no rīta piecelies dusmīgs, tu ej dusmīgs, tu ej gulēt dusmīgs, kā tas ir? Tās dusmas ir dažādas, un man tā analoģija salikās, jo saule, uguns, dusmas, ja mēs iedomājamies lavu, kā lava plūst, tā ir sarkana, šķidra, plūstoša masa, kas pati pa sevi, ja viņa vulkānā iekšā neko neizdara. Bet tā, ka viņi uzplūst, viņi visi savā starpā nodedzina. Bet arī pašā laikā, pēc tam, uz tiem pelniem aug kaut kas fantastisks. Austrumu cīņas manā izpratnē ir kaut kas, kas cilvēkam ļauj vispirms apzināt spēku, tā skaitā emociju un kustību. Es neteiktu savaldīt, bet saprast, kā tas kustās, un tad izmantot. Un tas piemērs, kur es varbūt kļūdīšos, bija, mums ar runu kādreiz ļoti patīk Stevens Segals. Tā, ka viņš bija jauns, seksīgs un nedraudzējās ar Putinu. Tagad viņš ir esns un draudzējās ar Putinu, viņš ir kancelēts. Sorry. Bet toreiz viņš bija Aikido speciālists. Un tās pirmās firmas, kur viņš ar tādu bizīti, nāk virsū cilvēks, un viņš paiet ar viņa paša spēku, elegantu kustību, pavērš cilvēka spēku pret sevīm. Saki, kā tas ir? Tas vispār ir iespējams šādi? Es pietiekami ilgi to visu. Ko cilvēki iespējās ir un ko cilvēki iespējās nav iemācīties ar dusmām? Lai varētu iemācīties kaut kādas tehnikas, pārvaldīt sevi, pēc tam pārvaldīt pretinieku, miedarboties ar citiem cilvēkiem, gan mīlestībā, gan cīņā, tur vajag enerģiju pirmkārt. Tā ir liela enerģija un laiku ieguldot ilgi var sasniegt visu ko. Līdz ar to, ja par dusmām es viņus uzreiz domāju, ka tas ir dzīvības spēks, tikai bieži vien destruktīvi viņš ir parādījies. Un iespējams ir visu ko. Gan labi iemācīt mest cilvēkus, gan labi parādīt to kino, gan labi norežisēt, gan labi choreogrāfiju uztaisīt un tā. Bet tam ir jāvelta laiks un enerģija. Un tā kā tu saki, ka tu celies no rīta, nedomāju, ka ļoti dusmīgs, bet vismaz kaut kas tevi dzen piecelties. Un tā ir dzīvības enerģija, no kuras mēs veidojam visu, radam visu. Un tā arī var uzradīt. Tas Aikido princips, varbūt par to vēl pēc tam mēs varēsim pieskarties, bet es varētu pastāstīt, ar ko es tagad nodarbojos un varbūt kāpēc es esmu šeit. Pirmajā dzīves laikā es nodarbojos vairāk ar tieši to
principu, kur pretinieks spēku izmanto pret viņu pašu, un tā ir tāda īstenībā augstākā pilotāža. Tas nav viegli izdarāms, un tur ir jāstrādā ilgus gadus, un ir visādi brīnumi, ko senie ķīniešu un japāņu skolotāji un meistari dara. Bet otrā dzīves posmā, un tas man ļoti interesē, bet otrā dzīves posmā es sapratu, ka sociums man lūdz palīdzību tajā tieši inteliģentu, parastu cilvēku savas agresijas apzināšanā un ko viņam darīt tais ekstrēmās situācijās. Un tad, nu pat cik dzīve to lūdz, tad es arī to daru. Un tur ir aptuveni tādi divi virzieni. Viens ir tas, ka cilvēki ir iemācīti būt pieklājīgi un apspiest dusmas, tāpēc, ka dusmas mums ir tabū. Man arī tagad šķita, ka mūsu starpā būs absolūti viss, izņemot pats apskates objekts. Vai ne? Un līdz ar to tas ir tabū, tas ir slikti un dusmoties ir slikti. Tas ir tādā zemapziņas līmenī mums ieaudzināts. Un ekstrēmā situācijā cilvēks arī pirmā brīdī apjūk un sāk labi uzvesties. Un tad viens no tiem ir, maniem uzdevumiem ir atvērt un padarīt tā, lai tas mīļais, labais, parastais cilvēks ekstrēmā situācijā netiek uzvarēts ar vienu pļauku, jo parasti cilvēku pārsvarā var uzvarēt ar vienu pļauku. Viņš no šīs te apkaunojuma sajūtas apjūk un nesaprot, kas viņam būtu jādara, bet ir pietiekoši daudz laiks, kādas 5-10 sekundes, kurā viņš var sevi aizstāvēt. Un tātad tas viens darbs ir ar šo, un otrs ir ar to, ka ir agresijas un dusmu ir par daudz, un tad tas ir nākamais ceļš. Līdz ar to es teiktu arī, kā vēl daži minēja, ka tā ir harmonija starp šiem abiem posmiem. Un vienmēr, kad es apskatu kādu lietu, kā saka ķīnieši, no 10 000 lietām uz zemes, tad parasti vienmēr ir tāds harmonijas un vidusceļš, kur tam, kuram vajag harmoniski, mēs dodam vairāk dzīvības enerģiju, palīdzam viņu izvilkt ārā un attīstīt, un tam, kuram ir maz viņas, tad, tam, kuram ir par daudz, tad viņu harmonizēt. Un jā. Fantastiski, es jūtu, ka mēs ar tevi varam runāt ilgi, jo tas ir interesanti un aizraujoši, bet otrā galā ir Gunārs, kas, es sapratu, strādā gan ar vecākiem, gan ar bērniem. Jā, un tas ir, manuprāt, teiksim, godīgi arī kaut kādās garīgo transformāciju ceļā viens no lielākiem izaicinājumiem skaitās cilvēkiem, kas dzīvo ģimenē. Un es varu godīgi pateikt, tas ir milzīgs izaicinājums, ir sevišķi ar bērnu, un ka parādās mazbērni, jo, tā kā Holgangs jau teica, mums ir iestāstīts, ka dusmoties ir slikti, jābūt pacietīgam. Kā var nedusmoties, ka tur ir pilns ar kliedzošiem bērniem, pat tad, ja tāvi tas ir grūti, bet tas ir baigi labais treniņš. Kas tev ikdienā ir, ar ko tu ikdienā saskaries, kad tev vairāk ir jāstrādā ar to vecāku vai ar to bērnu? Kā tas vispār ir, jo teorētiski tur dusmas it kā nevarētu būt. Nu, tas ir tavs bērns, bet arī pašā laikā viņas ir. Un vispār šīs emocijas, kā tas viss ir? Sākumā es gribētu pateikt, ka man stādīja priekšā, ka es esmu tas, un teica, ka es vienmēr runāju vienkāršiem vārdiem, un tajā brīdī es arī varēju sadusmoties, jo viens no iemesliem ir, cilvēks dusmojās, ja viņi ierobežo, un tātad tu man ieliki kaut kādā rāmītī, kad man nav brīvi runāt sarežģīti, vai ne? Tā es pie sevis. Dusmas ir ļoti svarīga tēma, un es vienmēr, kā bērnu psihiatrs, prasu bērnam, kā viņš dusmojās, vai ar vārdiem, vai ar darbiem, ko viņš dara vai nedara. Un es teiktu, ka ne tikai sirds asinsvadu sistēma ietekmē, bet, teiksim, ir psiholoģijā tādas C-tipa personības, karcinomatozās personības, kad cilvēks
Tā kā tās dusmas kaut kur nobēdzina, ieliek aiz durtiņām, durtiņas aiztais ciet, tur ir labs blīvējums, vai ne? Tur ir kaut kādi vairāk šleperi, tur ir kaut kāda ķēde, vai ne? Nu, lūk, un beigu galā cilvēks iedzīvojās onkoloģiskās saslimšanās. Nu, to sauc, teiksim, pa labo cilvēku slimību. Nu, es teiktu, tā ir ļoti daudz saslimšanas veidojās psihosomatika un tā pati depresija. Nu, dusmas tur ir iekšā iesaistīts, grib vai negrib. Un, nu, ja runa kā es varu izturēt, nu, es varu pateikt, jā, es pašlaik eju psihoanalīzē jau kaut kādu 6. gadu. Un es, jā, reklāmas pauze, tā kā tas ļoti palīdz. Nu, teiksim, sevī tad var iedziļināties tā kārtīgi pēc būtības un tad var salikt visu pa plauktiņiem. Nu, tā doma ir, teiksim, neuztver dusmas personīgi, vai ne, jo teiksim, ne jau, teiksim, fakti mūs sadusmo, bet faktu interpretācija, salīdzināšana, vai ne, nu. Tā kā es teiktu tā, ļoti svarīgi ir pazīt, nu, sevi mēs līdz galam tāpat nepazīsim, jo mums ir zemapziņa un tur ļoti grūti tikt klāt, tur ir sapņu pārteikšanās. Bet, ja mēs sevi tā kā puslīdz pazīstam, nu, tad mēs varam arī, nu, būt priecīgāki, laimīgāki. Un tā pati dusmu tēma, jā, tad mēs arī varam pārvaldīt tās dusmas. Nu, man patīk, kā teologs Induls Paičs savulaik teica, ka, teiksim, dusmas un agresija, viņa var būt tā kā uguns, ja, kas visu pļauju nodedzina, visu mežu nodedzina, nodara lielu postu, bet mūsu dzīves uzdevums ir no šīs uguns izveidot skaistu kamīnu, kad pašiem ir silti un arī citi var sildīties. Jā, par to karcinogēno tipu es varbūt nedaudz par fizioloģiju. Tur ir absolūti arī skaidrojums. Un tas skaidrojums ir tāds, ka jau pirms vairāk nekā 90 gadiem tika atklāts tāds nopietns mehānisms, ka uz visām mūsu imūnās sistēmas šūnām limfocītiem, kas ir atbildīgi arī par pretvēža imunitāti un arī pretvīrusu imunitāti, ir tādi receptori, kurus, teiksim, pret adrenalīnu un noradrenalīnu. Tātad pret šiem neirotransmiteriem, kas nāk no simpātiskās nervu sistēmas un kas nāk no mūsu virsnierēm. Ja mēs esam bailēs ilgstoši, vai ja mēs visu laiku dusmojamies un viņas mūsos vārās iekšā, tad visu laiku šie neirotransmiteri izstrādājās. Un ko viņi dara? Viņi nobloķē tos limfocītus. Tie limfocīti ir neaktīvi, viņi lēnāk strādā. Un par cik viņi lēnāk strādā, mūsu organismā šie limfocīti nepilda tos svarīgos uzdevumus. Un limfocītiem viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir tikt galā ar tām šūnām, kuras ir nepareizas, jeb šo raudzēju šūnām, jo viņas ir mazāk diferencētas nekā, viņas nav tik smalkas kā mūsu īstās šūnas. Viņas nav tik izstrādātas, ja? Viņas nav tik pareizi nokopētas, ja tā vienkārši runā. Un līdz ar to tam C tipam ir absolūts skaidrojums, tas ir fizioloģisks skaidrojums. Jo dusmas, kas ir smagi kaut kur dziļi noraktas, viņas ir tāds visu laiku tāds stress, kas mūsos sēž iekšā, un tāds lēns, nomākts stāvoklis bloķē mūsu imūno sistēmu. Un tas jau ir zināms, bija pirms daudziem gadu desmitiem, un tāpēc ir ļoti daudz izmaiņas medicīniskajā filozofijā notikuši pēdējā 100 gadē tieši šo atklājumu pēc. Bet vēl par dusmām, es domāju, ka mēs arī diskutēsim tālāk par to, kā ar viņām tik galā, bet dusmās, tāpat kā bailēs, ir tas adrenalīns un noradrenalīns. Un sākumā, kad viņi izstrādājās, nekas tur slikts nav, jo noradrenalīns un adrenalīns, viņi palīdz tā kā koncentrēties. Un es to savā dzīvē pieredzēju. Stājoties medicīnas augstskolā, man bija jāliek viens eksāmens, jo labi bija beigusi skolu, un ķīmijas eksāmenā es tur izpaudos ar savām zināšanām, un man teica, nē, tā reakcija nav pareiza. Un es teicu, nē, bet viņi rakstīja tanī grāmatā, un tur ir tā reakcija ķīmiskā. Viņi saka, tā grāmata ir augstskolām. Jums vajadzētu pēc vidusskolas kursa. Pienākiet nākošo gadu uz to mūsu eksāmenu. Šogad netiksiet. Jo man bija tā, ka man bija jānoliek eksāmenis, un tad man bija jāsakārto savu veselību, lai es varētu studēt. Un tas izgāja ārā. Es domāju, tā, šitas man ir par iedomību. Bet es nākošu gadu nepienākšu, bet jūs nākošu gadu šeit vairs nebūsiet. Es iemācījos visu, un tās bija dusmas.
konkrēts dusmas. Man mamma ļoti pārdzīvoja, teica, nē, tas ir par iedomību, tagad ir jāstrādā. Es nokārtoju visus eksāmenus. Un tad, kad es biju nokārtojis visus eksāmenus, tikus iekšā augstskolā, es aizgāju pie komisijas vadītāja un izstāstīju šo gadījumu. Skolotājs nākošajā gadā tur vairs nebija. Tas ir vienkārši, jā, jo viņas nebija godīgas. Viņām nepatika. Saprotiet, un te ir tas jautājums par to, cik, tas arī nav, teiksim, jo tu vari dusmoties, un tu vari aiziet mājās dusmās raudāt, bet tu vari aiziet mājās dusmās izdarīt to, kas tev jāizdara, un sakārtot lietas. Jautājums par konstruktīvām vai dekonstruktīvām dusmām. Paldies, Ilze. Un es jau iedošu mikrofonu Ievai, kas būs nākamā. Mēs pamazām esam iesildījušos, un es aicinātu mūs mazliet pamosties un pāriet bišķiņ pie praktiskākas lietas. Jo skaidrs, ka mēs esam sapratuši, dusmas ir jāmenedžē. Vai vismaz jāsaprota viņām. Es gribu saprast, kā to darīt, kā jūs to darat, kā jūs iesakat to darīt, kas strādā, kas nestrādā. Mēs sapratam, ka dusmas ir vajadzīgas, vai ne? Ilzes piemērs bija viens no. Es varu paturpināt uz savu. Manai arī ilgu laiku bija tā, ka visi jāmīl, bet kā var mīlēt to, kas nav mīlams, ļaunums, nekrietnība, netaisnība, korupcija, negodīgums? Man tas ir jāmīl. Man jāmīl cilvēks, ko es zinu, kura dēļ citi cieš. Viņš man jāmīl. Man bija liela problēma. Es sapratu, nē, viņš man nav jāmīl. Es esmu viņu dusmīgs, nē, es viņu gribu iznīcināt. Godīgi sakot, es palaidu totālu destrukciju sevī. Es iznīcināju visu pasauli. Es sadedzināju visu negodīgo pasauli sevī. Pieteicu totāli pastaroties. Ziniet, kas notiek? Ar laiku tie cilvēki, uz kuriem es dusmojos, viņus kādu laiku pazūd no manas aprindas, bet kad nāk atpakaļ, klausies, bet tas cilvēks ir izmainījies. Mēs pēkšņi sasmaidamies, mums ir vienāda vērtības sistēma. Es nezinu, kā tā maģija strādā, bet es sapratu, ka tanī mirklī, ja es tās dusmas sevī turēšu, tad ir vāks, es kļūstu nesavaldīgs, es nevaru noturēt savu rāmjos, un es viņus atlaidu. Bet, Ieva, kādi ir tavi pirmkārt, bet tu nedusmojies nekad, un nepārkāp robežu, un ja tu pārkāp, kā tu sev savāc, un kas ir tavi pirmie 1, 2, ko tu ieteiktu, kā darīt, jo šīs visas labas zināšanas, bet, kā Volgangs teica, daudz no šīm zināšanām ilgstoši praksa, lai viņas varētu pielietot. Bet, ja cilvēks ir traks tagad, kā viņš var sev savākt? Piedod, es vēl ātri par to, ka dusmas ir bišķīt komplicētas. Tā kā dažreiz cilvēki atpazīst tikai dusmas. Tā kā citas emocijas viņi nepazīst. Bet ir labi saprast, kas tad īstenībā zem tām dusmām reizēm ir. Un tas būtu tas pirmais, un apzināties, ko es īstenībā jūtu, ko man vajag. Un tā kā, ja es dusmojos par to, ka mans partners paskatās uz citu, un tad es atnāku mājās un gribu viņu izdzīt no mājas tādēļ, tā kā iespējams, ka man vienkārši vajag drusku uzmanības, un man vajag viņam pateikt, tā kā mīļais, lūdzu, es ar mani, tajā ballītē. Un tas ir atkal pilnīgi cits stāsts. Un tā kā tad tās dusmas nebūs konstruktīvas. Tad būtībā tas, ko tu jautāji, ir par cilvēkiem, kuri tiešām savāra kaut ko viņi pēc tam nožēlo. Un arī atriebība, viņa ir salda, un dažreiz viņa ir jēgpilna, un dažreiz viņa dod ļoti īstermiņa efektu. Tā kā tad es teiktu, ka pirmais, principā, ko arī māca visās dusmu kontrolas programmās, ja cilvēkiem ir grūtības ar dusmām, tas ir atpazīt ķermeņa signālus, un tā kā atpazīt, kur tev ķermenī tās dusmas ir. Tā kā tas ir pirmais, principā, ko tu vari izdarīt. Jā, kur ķermenī tieši, jā? Jā, parasti, jā, tā kā, dūris sažņaudzās, un žokļi saspringst, un visi lielie muskuļi ir gatavi cīņai. Un tad tas, ko mēs pirmais varam darīt, ir vienkārši pamanīt, ka tas notiek un mehāniski viņus atbrīvot. Un tad reizēm atbrīvot nav tik viegli, un tad tas, ko iesaka, ir vispirms sasprindzināt vēl vairāk un tad atbrīvot. Tā kā pastumt sienu burtiski, arī to mēs varam darīt. Tā kā mums ir, pirmais, protams, mums ir jāpamana un jāpasaka sev stop, un tad tā kā burtiski jāatkāpjas un jāpadomā, vai šobrīd man vajag darīt kādam pāri aiz dusmām vai nē. Tas būtu tas numur 1, un tad otrs būtu saprast tiešām, ko tad es īstenībā, ko man vajag, kas ir tās manas vajadzības, par kurām tās dusmas man stāsta. Mēs vēl atgriezīsimies pēc tevis pilnīgi noteikti, jā. Un tu esi dzīvojis kopā ar mani 33 gadus jau laikam, jā. Kā tu ties galā ar dusmām, kas ir klātesošas ar mani, un kas ir tavi principi arī, kā tu esi apgūsi, ko tu lieto savaldot sevi un tā tālāk. Tev bija dažas interesantas tehnikas. Man patīk dažādas vizualizācijas, kas vienu lietu pārvērš par otru.
teiksim, maina dusmu emociju, piešķir dusmām pilnīgi citu nokrāsu. Teiksim, viena tāda prakse, kas pie manis atnāca sapnī, no acīm redzot, tas bija tāds zemapziņas palīgs. Man ļoti patīk Stanley Kubrika filma Estētika. Un manā dzīvē ir bijušas dažas situācijas, kad es jūtu, jā, es esmu dusmīga, un es atpazīšu šo emociju, es esmu dusmīga uz kādu cilvēku vai kādu situāciju. Un tad es domāju, interesanti, kā es to varētu pārvērst, teiksim, par prieku, baudu vai absolūti citu emociju. Un tad es iztēlojos tādu ļoti tādu ultramodernu, pilnīgi baltu, ar dzeltenu vēl kanalizācijas sistēmu, kuras ļauj šim notikumam, šim cilvēkam vai kaut kādam apstāklim, kas ir radījis manī šīs dusmas, tā virpuļot uz leju. Un, ziniet, kamēr tas process notiek un es viņu vēroju, man pilnīgi transformējas emocijas. Jo tas ir līdzīgi kā ar negaisa mākoni, kas vienmēr nāk ar savu vēju. Varbūt pilnīgi skaidrs debesis, mēs visi to esam piedzīvojuši, un vienā mirklī tas negaisa mākonis, jo arī tās emocijas jau parādās mums burtiski kaut kādā mazākā sekundes laikā, un te viņas ir. Un tad tu skaties tajā mākonī un domā, nu, kur tajā mākonī ir tās dusmas? Nu, liekas, ka tagad cirvi varētu pakārt tajā mākonī, bet jo vairāk uz to mākoni skaties, jo viņš tā kā izgaista, pazūd. Reizēm vajag, lai nolīst. Bet reizēm tu viņu tā kā vienkārši ar to savu priecīgo sajūtu aizstum prom. Un vēl tā trešā tehnika, kas man ļoti patīk, arī ir saistīta ar vērošanu. Tu sadusmojies, un tad tu sāc, Ieva teica, sameklē, kur tavā organismā tās dusmas ir. Man liekas, sameklē, kur tad tev ir tas, kurš šobrīd ir tik neprātīgi dusmīgs, un tu sāc viņu meklēt, vai viņš ir kājas īkšķī, vai kuņģī, vai sirdī, vai vēl kaut kur. Un beigās tu saproti, nu, ka nav jau tur neviena tā, kas tur tik ļoti dusmojās. Un tas ir tāds, tā kā, kamēr to procesu iestājas tāds brīnišķīgs atvieglojums, un tu vari pasmaidīt. Jā, paldies. Starp citu, jā, tas ir arī viena mana pieredze, nu, teiksim tā, vienā meditīvā retrītā arī nāca šādas vīzijas ar dažiem cilvēkiem, kas bija, mēs toreiz bija spēks pateikt, nē, kampaņu, ko mēs taisījām, mēs nelietojam alkoholu gadu, arī cukuru un pārējo, un tā kā tas bija 3-4 gadu atpakaļ, toreiz tas nebija tik populāri kā tagad, kad ir visur bezalkoholisko dzērienu servēšanas restorānos, jā, teiksim, piring list, tad bija vesela virkne cilvēki, kas uzskatīja savu pienākumu klāt, kā tu vari nedzert? Tu saproti, ko tu zaudē? To kaifu, ko sniedz vīns, un tā nāk tāda ierēbus sieviete, no kuras dvanga nāk tā klāt. Ok. Un tāda manā tehnikā man parādījās tāda skaista varavīkšņu krāsu jūra un maza laiviņa, kur pie airiem sēdēja kā reiz viens šis cilvēks. Un es izplūdu smieklos. Un tad tur citsies, un ne jau es to procesu vadīju. Un pēkšņi visi tie cilvēki, uz kuriem es biju nikns, viņi viens pret vienu iesēdās tajā laiviņā. Un lielā tādā varavīksnē, un tāds smieklis tā kā, bet tādā mirklī es nebiju dusmās iekšā. Volgang, ko tu ieteiktu, jo mums ir viegli runāt tagad, kad mēs neesam dusmīgi, bet cilvēks, kas vēl sev, nu teiksim tā, varbūt vēl nemaz nemēģina kontrolēt. Viņš ir dusmīgs, bet ko darīt, lai nebūtu dusmīgi? Kad es esmu dusmīgs tagad, ko darīt? Ko man tagad darīt? Visu laiku ikdienā mēs nevaram būt paši. Tā, ka pat pašlaik man ir jāsēž šeit, un es nevaru piecelties, izslēgt kondicionieri, jo viņš man drusku sadusmo. Un skolā, veikalā ir kaut kāda kārtība, kur ierobežo to, ko mēs vēlamies. Un ceļš uz emociju regulēšanu ir aiziet atpakaļ uz sevi, sajust sevi un atrast arī sevī vislabāk metodas, kuras palīdz regulēt emocijas. Tāpēc, kad ļoti ilgu laiku mēs mācāmies dažādas metodas no citiem, dažādas prakses un tā, bet tā arī nāk no turienes, no sabiedrības, kas mūs arī vienlaicīgi ierobežo. Un es ieteiktu
meklēt to, kas katram ir visorganiskākais pirmām kārtām, un tad savienot to kopā ar tām ārējām praksēm, ko piedāvā citi, un tad izvilkt savu vidējo aritmetisko no tā. Nu, piemēram, pats pirmais, ko es atceros bērnībā, lai atbrīvotos no dusmām, es situ lācīšus. Es viņus daudzīju tik šausmīgi, ka man pēc tam viņus palika žēl. Tad es viņus samīļoju, noliku atpakaļ līdz nākamajai reizei. Nākamais ir, kad man pārāk daudz bija mammas rūpju, tad, kad viņa aizgāja prom, es noģērbos pliks, uzliku smago metālu un dancoju pa istabu. Un pēc tam vēlāk es sapratu, ka tā dejošana, kad tevi neviens neredz un nekontrolē, ka tā ir speciāla cīguna metode. Tas ir darbs ar mūsu patieso es, kur tas es var izpausties. Un līdz ar to tas ir viens piemērs, kā es saliktu tos savus paradumus kopā ar jau esošām atstrādātām gadsimtas ilgām metodēm. Par lācīšiem ir ļoti līdzīgi, ka domās mēs varam sist, indēt un taisīt apokalipsi. Tur gan ir no mistikas viedokļa, ja enerģija ir ļoti spēcīga, tad esiet uzmanīgi ar tām vudu tehnikām, domājot par cilvēkiem sliktas domas. Bet principā mēs varam izspēlēt jebkurus scenārijus, un es domās sev neko neaizliedzu personīgi. Absolūti viss, tur ir tādas briesmas, ka tur Stanlijs Kubriks tur stāv malā kā trīsgadnieks. Un līdz ar to pēc tam savas vēlmes atriepties es apzinos un salieku pa plauktiņiem un saprotu, nu, ka to šīs dienas lācīšu man arī tagad paliek žēl, un es viņus samīļoju un tā. Tas nav bieži, bet šīs ir manas personīgās metodas, kuras es atradis, ka viņas strādā, un domāju, ka viņas nav ļoti unikālas. Super, tas bija tieši tas, ko es gribēju dzirdēt. Ne pa lācīšiem, bet tas bija bonusā. Bet, Gunār, it sevišķi no vecāka viedokļa, jo, ja bērni dusmojās, vispār es uzskatu, tas ir dabiski, un tur vecākiem, ok, bet vecāki. Man pašam, es varu godīgi atzīties, ir bijis gadījums ar tā saucamo nekontrolēto bērnu kratīšanu, ko es pēc tam pagooglēju, ka ir bieži. Bērns bija mazs, viņš brēca, puika, zin, kā es toreiz jauns, tur naktis nevar gulēt, jāstrādā, jādzer. Un, zin kā, noteikti tas, tu viņu mīļam, tu viņu sakrāt, un pēc tam, ko tas izdarīs ārprāt, pēc tam pagooglē izrādās, tas ir ļoti raksturīgi, tad ir viss. Bet ko tu iesaka vecākiem, jo, saprot, nav vienmēr laiks noģērbties plikam, tur daudzīt lācīši, ja, tev bērns ir izvedis tik tālu, bet tev rīti jāiet, un, saprot, mēs jau runājam par dusmām, kā kaut kā, bet, ir objektīvi, teiksim, man jāmaksā rēķini, tur priekšnieks ir kretīns, jā, un un es savu bērnu mīlu, bet viņš bļauj, man ir otrs bērns, tas arī bļauj, un ir kaut kāds tehnikas, ko, ja tev kabinetā ienāk tā, ka, saprot, būs problēmas, ko tu varētu izdarīt uzreiz, vai brīnum nav? Es teiktu, ka padomu nestrādā tādu veidu, ka tas ļoti virspusēji, teiksim, mēģināt aizskaitīt līdz 10 un mantras un dziesmiņas. Uz īsu brīdi, jā, mēs varam samazināt, teiksim, to spriedzi, jā, to emocionālo sasprindinājumu. Bet es ieteiktu, arī kā ģimenes psihoterapijā ļoti svarīgi ir saprast, par ko tad mēs īsti dusmojamies. Teiksim, piemēram, sieva kliedz uz vīru, tu man nemīli, tu man negribi, tu man necieni, vai ne? Mēs varam padomāt, kam viņa adresē šo vēsti, vai ne? Un ja mēs zinām to situāciju, kad šai sievai bija tētis, kurš bija jūrā, kurš 2 reizes gadā atbrauc mēnesi pie viņas, un kam viņa kliedz? Viņa patiesībā kliedz savam tētim. Tēti, ja, tu man pietrūkst. Un tagad vīra reakcija, teiksim, tenī vietā, lai pieņemtu, vai ne, kad sievi neapmierināti censtos noskaidrot, viņš attālinās šī brīdī. Un kāpēc? Un atkal, teiksim, ja mēs saprotam, ka tam vīrietim ir bijusi mamma, kur ir ļoti tāda, teiksim, devalvējoša, valdonīga, kontrolējoša, pazemoja viņu, vai ne? Viņam sieva atgādina mammu, vai ne? Un šeit sanāk tā, ka principā šie cilvēki nesatiekās, kad viņi runā ar kaut kādiem pagātnes spokiem, tā varbūt varētu nosaukt. Teiksim, nāk
prātā piemērs sanatorija internāta skolā. Es strādāju savu laiku, nu, tā skola, kur policisti tika piekauts un vēl tur notika tādas lietas. Un tur bija tā, ka viens puisis, viņš ļoti, ļoti kaitināja matemātikas skolotāju, bet tikai matemātikas skolotāju. Un viņš tā prata pateikt tā, nu, kad viņi pilnīgi, nu, līdz asarām viņi gatavi rakstīt atlūgumu, visu un tā direktoru. Viņi tā kā lūdz, lai tā kā, nu, nevajag, nu, lūk. Un tagad mēs tā kā organizējam atbalsta komandas sapulces, vai ne, tur ir direktori, tur ir psihologi, tur ir sociālā darbiniece, tur taču čalīts ienāk iekšā, tur skolotāji sēž, nu, forši omulīgi tādu, vai ne, sārti vaigi un visu to labāku, un, teiksim, skolotāji ir lielo es, vai ne. Nu, lūk, un ko jūs domājat? Ienāk iekšā mamma, atverās durvis, un līdzība kā divas ūdens pilas fiziski, bet emocionāli mamma kaunina mūs visus, vaino, pazemo, vai ne? Nu, nolīdzina līdz ar zemi. Mēs kaut kādu pusotru stundu runājām, tad mums bija tā te, nu redzēt, un kas sanāk. Un šeit mēs redzam, ka tas nabaga puisis, viņš nespēja tā kā pretīm stāvēt mammai, ja mēs pieaugušie tā jutāmies, viņam tad ikdienā jādzīvo ir ar to, un viņam nav, kur likt tos dusmas, un viņš atnes uz skolu, un tā nabaga skolotāja atgādina to mammu un visu, un viņa arī dabona pēc pilnas programmas. Tā kā, nu, es ieteiktu, teiksim, nu, tā kā Aristoteles teica, ka vajag dusmoties uz īsto cilvēku, īstajā laikā, ir īsto mērķi, īstajā mērā, nu, teiksim, tas ļoti ideāli, un tas nekad nevar tā notikt, bet, nu, tas tāds mērķis ir, kad, ja mēs dusmojamies, tad mēs konstruktīvi pasakām, jā, ka mēs esam dusmīgi, vai ne, par to un to. Super. Raimond, turpināsim ar tevi, jo tad, man liekas, arī šis otrais rauns pamazām būs noslēdzies. Man patīk, Gunār, to, ko tu teici, panalizējot tālāk pastoties, uz ko es dusmojos, par ko es dusmojos. Tātad tas, ko, es domāju, mēs vēl trešajā, teiksim, raundā mēģināsim saprast, kā sastingt vismaz uz mirkli, lai es vismaz varu uz sevi pastīties no malas. Jo es pieļauju, ka šeit visi zālē sēdošie neasociē sevi ar filmas personāžu. Mēs saprotam, ka es šo avataru varu kontrolēt. Man viņš ir jākontrolē. Es nedomāju, ka es esmu nekontrolējams subjekts, ja? Bet cilvēks ļoti bieži nespēja. Un viņš pat nespēja aizdomāties. Es domāju, ka vairumā gadījumu tātad tas sastinguma moments, lai viņš sāktu vispār saprast, ir ok. Bet, Raimond, tev es gribēju prasīt, mēs ar tevi esam runājuši jau vairāk kārt par šo. Piemēram, man nav iespējams vai sadusmoties uz cilvēku, jo es varu vai sadusmoties tikai uz sevi par to, ka es dusmojos uz cilvēku, jo cilvēki visi ir tādi, kādi viņiem ir jābūt, un ja kaut kas man viņos kaitina, tas ir šķautne no viņa, kas kaitina mani, es to esmu izgājis tik tālu, ka es pat nedusmojos uz sevi. Es saprotu, ka cilvēki ir tādi, kādi ir. Bet kā tas ir ar tevi? Jo mēs esam, godīgi sakot, ir pāris reizes, tas ir, kā Rembo, ja, kad tu izlai no klienta, kurš kārtīgi reizes ir atmetis atpakaļ visu konceptu, viņš ir idiots, viņš nesaprot neko, bet, diemžēl, viņš ir lēmumu pieņēmies, un pēc gada viņš kompānijā vairs nebūs. Un Ilzīt tas piemērs, ka tie cilvēki, kas mūs nokaitina, vairs tādā samatos nav. Bet ko tas mums dod? Viņi visi mainās. Reklāmā un marketingā visi cilvēki migrē. Viņi migrē ik pa mēnesim un taisa nepatikšanas un atkal migrē tālāk. Kā tu ar to tiec galā? Tu beigās nonulējies pilnībā Latgalē, bet kā tu... Tur ir daudz jautājumu, bet es... Kā tu tiec galā ar dusmām ikdienā? Es daudz pasniedzu, daudz strādāju ar auditoriju, un man ir viena lieta, kas man ļoti sadusmo, kad manī neklausās. Un tīpaši, kad tur kāds runā, kaut kur spaida telefons, es vienkārši detektēju sevī, ka man tas baigi uzvelk iekšē, jo man liekas, ka man ir tik daudz ko teikt, un es gribu tik ļoti gribu nodot to vēstījumu. Ka man liekas, ka tas ir tāds, es nezinu, man tas ļoti sadusmo. Bet tajā brīdī es saprotu, ka es nedrīkstu vienkārši izgāzt dusmas uz to auditoriju. Jo tas būtu, man ļoti nepatīk, kā izskatās man dusmu seja, piemēram. Es redzēju bildēs, un es domāju, wow, cik tu nesmaki izskaties, Raimond. Un es saprotu, ka es nedrīkst rādīt šo dusmu seju tam cilvēkiem. Ziniet, to dusmu uzplaiksnījumu.
ko jūs saņemat no cilvēka, kurš dusmojās un nespēj sevi kontrolēt. Jūs pat varbūt neesat tik lielā mērā to pelnījis, vienkārši tas cilvēks nespēj to saturēt sevī. Un es redzēju no malas, kāds izskatās, un man negribās būt šai dusmu sejai. Un saprotu to, ka ir dažādas auditorijas un ir dažādi piegājieni, jo ir auditorijas, kurās es, teiksim, skolēni, es ieeju un saku runāt klusi. Stāstu par vielu, ko mēs šodien apgūsim. Un es jūtu, ka viņi tā kā Viņa trokšņa līmenis ar vien mazinās, un viņi tā kā nolīdzinās. Un tādā veidā es, piemēram, varu viņus... Man ir iekšējās dusmas, bet es tā kā sevi distancēju, es saprotu, tā kā ar viņiem šādi, un es daru šādi, un viņi nomierinās. Ir citas auditorijas, kuras saprotu, šādi tas nestrādā, viņiem vienkārši konkrēti jāpasaka patiesība, kas man ir, bet tajā brīdī es tā kā to pasaku diezgan skarbi, bet nevis agresīvi. Es saku, klausieties, es braucu 250 km šeit, lai jums 12 cilvēkiem stāstītu par kaut kādām konkrētām lietām. Un man ļoti, es tiešām, tā kā, es pat nezinu, cik es naudas par šo stundu saņēmu, bet man ļoti gribās nodot tās zināšanas, tās lietas, ar ko jums noteikti dzīvē sastapsieties. Un es zinu, ka, teiksim, jūs paņemsiet kaut kādu vienu teikumu no manis, ko jūs pēc tam iesiet pa dzīvi. Vai mēs varam šobrīd vienkārši 45 minūtes fokusēt, strādāt? Jā, skolotāji, varam. Maucam. Tā kā, un tas ir tā kā tas dusmu piegājiens, tas otrs. Jā, it kā es tā kā ielieku to savu to īsto... To patiesību, bet es viņu iepakoju tādā, es gribu, lai viņi redz, ka tas man sadusmo, ja, ka man ir dusmas, bet tā nav agresija. Tas nevienā brīdī nav domāts tā kā slikti pret viņiem vai kaut kā viņus traumējoši. Es vienkārši parādu to, ka man tas ir svarīgi šeit būt, un es izstāstu viņiem, kāpēc man tas ir svarīgi. Un droši vien šie divi piemēri, kā es, un būtībā tas ir ar jebkuru cilvēku. Nav svarīgi, vai tu strādā ar 100 cilvēkiem vai ar vienu būtībā. Tu vienkārši piemeklē to pareizo pieeju. Bet man galvenais tas aspekts nerādīja to dusmu seju, kas ir Grētai. Ja? Zinām tās bildes, kur ir Grēta tur pret Trumpu, viņi tur nenormāli dusmīgi. Tā kā, es redzu, ka tā kā viņi, es saprotu, ka es negribu būt tas cilvēks. Jo ar tādu cilvēku, nevar neko, tas nav tā mana izpausme, ko es zinu, ka es neko nedabūšu no tā. Kad es dabūšu tikai tajā brīdī, kad es cienīšu auditoriju un nerādīšu to, ka es esmu, to savu iekšējo dusmu uz viņa neizlikšu. Zini, es vēl gribēju varbūt piebilst par to, kas veido to dusmu reakciju, konstruktīvu vai netik konstruktīvu, ir tas, par ko es jau runāju, par to līdzsvaru starp simpātisko un parasimpātisko autonomo nervu sistēmu. Jo, ja mēs tādā dusmu momentā viņus atpazīstam un arī, protam, to pirmo soli izdarīt, kas ir nevis palaist to adrenalīna izgāšanas, jeb to nodedzināšanas mehānismu, bet spējam pieslēgt savu klejotāju nervu, tad arī tā dusmu reakcija vairs nav, kļūst daudz tāda, jāsaka, racionālāka. Un ir ļoti vienkārši tehnikas, kas ir jau gadu tūkstošiem zināmas un sen zināmas, un viena no tām tehnikām ir elpošanas tehnika. Elpošanas tehnika ir viena no vienkāršākajām un brīnišķīgākajām tehnikām, kuras, ja mēs saprotam, ka es dusmojos, es atpazīšu dusmas, un tad pirms es viņas izgāžu, es izdaru dažus ļoti vienkāršus vingrinājumus, tas brīnišķīgi palīdz. Vai var parādīt, Ilzi? Tā ir kaut vai dziļa ieelpa un izelpa, bet es domāju, ka te ir daudzi, kur to prot un zina. Bet tieši tas, ka mēs nostimulējam ar diafragmālu elpošanu, dziļi ieelpojot un izelpojot mūsu klejotāju nervu, tas palīdz. Vienkārši tas senais teiciens, pirms tu sāc kaut ko teikt, dziļi ieelpo un izelpo. Tam ir ļoti liels fizioloģisks pamats arī visā. Tad es, Ieva, tomēr tev lūkšu, bet es pirms tam, lai tu var sagatavoties, es pateikšu, ko es tev lūkšu. To pašu, ko Ilzīte teica, vienu no šiem elpošanas mirginājumiem, un es vēlreiz atkārtošu, kāpēc. Ir labi atpazīt, ka es dusmojos, ja es spēju, bet ja jau es esmu dusmās, es pats, piemēram, ļoti grūti atpazīst, ka es dusmojos, tā kad es jau dusmojos. Un pirmais, ko es apguvu ar elpu, kā Ilze saka, šī dziļā ieelpa un izelpa, ir, es iegūstu vismaz bišķiņ laika.
Skaitīt līdz 10, iekost mēlē, pārdomāt, brauciet lēnām par tiltu, neskrien, ko sēsi, to pļausi, kā vējš skries, kā miesa sadursies. Pauze, maza pauze. Neko labāk par ieelpu es nezinu, bet kas notiek tādā brīnumā, varbūt tagad tu parādīsi vienu no demonstrācijām, tur ir pateiks, kas notika tīši no medicīnas viedokļa. Notiek brīnums, notiek maģija. Es varētu uzspridzināt šo pasauli ar sarkano podziņu jau šobrīd reizēm, kad es skatos ziņas. Un tieši tāpēc viņas neskatos. Bet, ja es dziļi ieelpoju, galvā iestājās dzelžains, skaidrs, ledains miers. Es spēju racionāli domāt. Šīs dusmas mani savāc momentāli. Man 10 schēmas ienāk, kā es izkombinēju. Bet tā varbūt man unikalitāte. Bet galvenais, es ieelpoju. Kas notiek ieelpojot? Kur tā maģija? Nu, maģija. Viena maģija ir, ka tu izelpo. Tas ir pat vēl svarīgāk. Tas ir. Urā! Jā, tā kā mēs iedarbinot to diafragmu, mēs tiešām arī ieslēdzam šo te parasimpatisko nervu sistēmu, kas ir atbildīga par mūsu nomierināšanos. Tā kā, ja tā simpatiskā viņa uzbudinājums rodās automātiski, tad nomierināties mēs nevaram tik automātiski. Un tādēļ tā elpošana ir tiešām efektīva, lai mēs varētu sākt nomierināties. Un arī, un mēs varam tā kā arī novietot drusciņu savādāk rokas un kājas. Tā kā sajūs zem kājām ir ļoti palīdzoši. Un dusmu gadījumā, tā kā visi tie lielie muskuļi parasti saspringti, tad mēs mēģinam apzināti atslābināt. Un varbūt pat īstenībā, ja jūs tagad varat apsēsties ar pēdām drusciņu uz iekšu, tad jūs varat mēģināt sajust, kā ir. Vai jūs varat padusmoties, ja jums pēdas ir uz iekšu? Diezgan grūti, vai ne? Tā kā. Tas man reiz viens cilvēks nosauc viņu pat tīzlaņu pozu, tā kā man nepatīk tas apsaukājošais vārds, bet drusciņi ir tā sajūta, ka tu pilnīgi pārslēdzies. Nav tagad jāsēž obligāti šinī pozā, var vienkārši sajust kājas uz zemes un pievērst uzmanību elpai. Un elpošana arī ar to skaitīšanu var ļoti labi salikt kopā. Tā kā, jā, viens vienkārši veids ir skaitīt lēnām līdz 4, ieelpojot, un es tad paņemt mazliet pauzīti, un tad skaitīt no 4 atpakaļ līdz 1. Tā kā. Un tad, ja jūs gribat vēl sajust to, kā vēders piepūšās, varat uzlikt rokas uz vēdra drusciņu un sajust, ka ieelpojot, tad vēders piepūšās kā balons, un tad jūs tā lēnām sev domās skaitiet 1, 2, 3, 4. Ja dusmas ir spēcīgas, varat bišķīt aizturēt elpu, un tad lēnām atpakaļ, sākot izelpot no vēdra. 4, 3, 2, 1. Un tad tā maģija ar to skaitīšanu ir tāda, ka tad mēs arī skaitot ieslēdzam to pieres daivu, kura ir saistīta mūsu vadības funkcijām, un līdz ar to mēs arī varam kontrolēt tās amigdalas aktivitāti. Jo tad mēs iedarbinam uzreiz citus informācijas apstrādes ceļus smadzenēs. Tā kā tad mēs iegūstam gan laiku, gan visu pārējo. Jā, un tad mēs varam skaitīt arī vienkārši ieelpas un izelpas katru ciklu skaitīt līdz 10. Tā kā viena ieelpa un izelpa ir 1. Tad otra 2, un tad līdz 10, un tad vēl vienreiz līdz 10. Un tad jau būs tas laiks diezgan daudz, un būs labāk. Tā kā. Jā, un tad vēl viena tehnika, ko es varu ieteikt, ir vienkārši atdzesēt ķermeni, jo dusmas mūs sakarsē, burtiski fizioloģiski sakarsē. Tad viss, kas mūs var atdzesēt, palīdz. Tad iziet ārā sniegā ar basām kājām, plikam varbūt ne, bet tā pieklājīgi. Bet, jā. Padzert augstu ūdeni, ieiet augstā dušā. Iedzert glāzi augstu ūdens arī, jā? Jā, viss, kas mūs atdzesē, tas ir tas, kas palīdz mums samazināt dusmu intensitāti. Super. Mēs vēl griezīsimies pie tevis. Una, tev kā dzīves piederēji un žurnālistai, mēs ar tevi esam runājuši vēl vienu veidu, kā mēs paši mēģinām savākt sevi un iesakam citiem. Ir saprast, ka es varu uzturēt tik vienlaicīgi notiekošu scenārijas, cik es varu. Un manā izpratnē mans pienākums vispirms ir savākt sevi. Ja es nevaru savākt sevi, es labāk neuzturēšu nevienu jaunu spēles scenāriju. Ja es varu savākt sevi, es varu ar tevi jau kopā. Ja kopā ar tevi, mēs varam ar bērniem. Bet ja mēs esam sapratuši, ka mums centrā ir mūsu dzīve, mūsu ģimenes dzīve, kā mēs varam parūpēties par sevi, kā mēs varam būt mierā,
kā mēs varam iziet no mājas mierīgi kā ģimene. Ok, ja es tiek galā ar šo uzdevumu, es varu iet tālāk. Bet kāds ir tas tavs veids, kā tu teiktu jau, ja mēs ejam dzīvē iekšā, un mēs pat puslīdz sākam iemācīties savaldīt sevi ikdienā, kas notiek tālāk reaģēt jau ar citiem cilvēkiem? Kādi ir tie tavu paņēmieni, kā neļaut dusmām izplaties, kā indīgam vai vīrusam, kā viņu apkarot? Tev tur bija savs idejas diezgan daudz, kad par maniem tur runāja. Es varētu arī piebiedroties Raimondam par to dusmu seju, jo īstenībā jau katrai emocijai ir sava izpausme sejā, un man liekas, to jau vislabāk zina, ir pētījis Pols Ekmanis 40 gadus, un ir 1% cilvēku, kam dabiski tiek dot šī spēja lasīt šīs emocijas pat tajā mirklī, kad viņas tiek mēģināts slēpt. Un es esmu ļoti bieži kaut kādās situācijās, jo emocijas arī dusmas ir lipīgas, un ja telpā valda dusmas, tad, protams, ir diezgan liela iespējamība, kad šīs dusmas pielips arī man. Un tas reizēm notiek kaut kādās darba sapulcēs vai arī kaut kādās citās tikšanās reizēs, un tad es esmu piedomājis par savu sejas muskultūru, un vispār par savu muskultūru, un sākusi skatīt, un es jau atpazīstu šo sajūtu, un es mēģinu atbrīvot, transformēt, uzlikt varbūt to smaidu, kurš nesanāk līdz galam dabīgs, jo īsts patiesas smaids, tur darbojas viens muskulis pie acīm, īsts patiesas smaidu nevar nekādīgi noviltot, bet caur šo tehniku tu it kā arī pārslēdzies līdzīgi, tā kā elpa, man liekas, ir pamata lieta, to es arī izmantoju, bet šī dusmu sejas transformēšana, un ja tu sāc smaidīt, kaut arī varbūt neveikli, bet jo tu vairāk to praktizē, jo tas it kā sanāk dabīgāk, jo tu jūti, ka arī tas noskaņojums te telpā mainās, jo mainās ir kaut kā caur smaidu pateikt vārdu. Un tur, man liekas, ir šī lieta, kad ir jāsaprot, ka dusmas ir zināmā mērā, jebkura emocija ir kā vīrus, un mēs varam kā ar vīrusu aplipināt cilvēks ar prieku, un tāpat varam aplipināt ar dusmām. Un zināmā mērā, ja mēs to apzināmies, mēs varam mēģināt vismaz kādās situācijās to darīt. Volgan, gribēji? Es tam stopus. Paturpinot mazliet šo UNAS iesākto tēmu, tur ir tie divi aspekti. Es pieļauju, ka liela daļa no tiem, kas mūs klausās un seko veselīgai Latvijai un izmantot informāciju, ko mēs sniedzam, es domāju, ka ar sevi puslīdz galā tiek. Jo tas tiešām nav nemaz tik sarežģīti, to, ko mēs šeit stāstam, ikdienas līmenī. Bet tālāk jau nāk tas, kad mēs izejam ārā no savas mājas, kur es esmu viens pats ar sevi, vienam pašam ar sevi grūti dusmoties, divatā jau vieglāk, bet izejot ārā jau ļoti viegli. Tas pats aikido princips, enerģija, kas plūst, un jau minēja, mēs varam aplipināt ar prieku, varam aplipināt ar dusmām, vai mēs varam aplipināt ar mieru. Tas ir. Mēs zinām, ir sarunu vedēji ar ķilniekiem, kura mērķis, vai arī, teiksim, ekstrēmās situācijās, pašnāvību gadījumos. Ja. Tas, kas ved sarunas, viņa mērķis ir ne tikai pašam būt mierīgam, bet nomierināt arī otru. Tā ir augstākā meistarība. Tāpat tās, kā austrumu cīņās, manuprāt, īsts meistars ir tas, kurš vispār novērš iespēju rasties konfliktam, jo viņš jau situāciju nomenedžē tā, ka tur nav konflikts. Ja? Vai tas ir iespējams, es nerunāju austrumu cīņu, bet ja cilvēks pats ir mierīgs, vai šo mieru var nodot otram? Piemēram, tu vari nodot mieru vienam, diviem, trijiem, nomierināt viņus, neko nedarot. Jā, es varu. Pirmām kārtām par bērniem. Man ir bijis ar abiem bērniem brīži, kad viņiem uznāk histērijas lēkmes, un es saprotu, ka es šajā pasaulē esmu krietni ilgāk un esmu mācījies savus histērijas lēkmes menedžēt, un līdz ar to es uzņemos atbildību un palīdzu viņam. Un tas, ko es daru, tas ir darīju, ja viņi ir lielāki un tas ir beidzies, un nervu sistēma jau ir attīstījusies pietiekoši, lai tās histērijas lēkmes nebūtu, bet es viņus maigi piespiedu klāt pie krūtīm, pie sirds, un turēju un mīļoju, un līdz viņa
emocionālais stāvoklis nomierinās. Un vēlāk, nākamajā reizē, viņš jau nāca pie manis un jau meklēja to atbalstu. Jo viņam jau bija izstrādājies refleks, ka pie manis ir mierīgi. Ļoti līdzīgi to var darīt arī tajā brīdī, arī ar auditoriju, ar tuviem cilvēkiem, bet tur ir viens, tas, ko es sākumā minēju, ka ir vajadzīgi noteikts, ko es saucu par enerģijas, pat ne enerģijas, bet uzmanības blīvumu. To pazīst meditētāji, ka uzmanībai var būt noturības ilgstamība, bet vēlāk jūs sajūtat, ka viņa ir tāda, ka ar viņu var to svecītas liesmu, uz kuras tu skaties ilgi noturīgi, var arī pakustināt, jo tava uzmanība kļūst kaut kas vairāk materiāls. Un tajā brīdī, jā, tas mans emocionālais stāvoklis var pāriet uz otru cilvēku, un mēs varam nomierināt. Bet tur ir vēl viens aspekts, kāpēc es esmu stiprāks par to mazo bērniņu tajā emocionālā menedžmentā. Un es skatos uz to caur vērtībām, jo arī austrumcīņās ir vērtības, jeb tikumi, un tātad pats par sevi miers jau ir vērtība, ar ko mieru mēs atšķiramies no vienkārša mežoņa. Esam iemācījušies to mieru pārvaldīt, tāpat kā jebkura cita vērtība. Tas ir drosme, kas ir nepieciešama, lai paveiktu kaut ko. Tā ir labsirdība, tā ir, un es viņas drusku pretnostatītu tai labajai audzināšanai, kuru mūs ir iemācījusi nedusmoties, ka tas ir kaut kas cits drusciņ, tāda vērtība un tikuma audzināšana. Es pat par to domājot pirms tam parakstīju, ka, piemēram, tādas, kas ir pret vērtības pret greiziem principiem, piemēram, princips nedusmoties ir slikti, pret pašaizliedzību, laipnību un mīlestību ir cēlas. Un šīs te vērtības var likt uz meditācijas, tātad es atceros tos brīžus, kurās tas cēlums ir manī nostrādājis vai kādā literārā darbā vai filmā vai kur, kas man ļoti izraisa to, un es veidoju sevi tādu, kāds es vēlos būt. Un pamazām tas tikums manī trenējās kā tāds muskulis. Vai, piemēram, nedrīkst domāt sliktas domas. Ja? Tā ir greizs priekšstats, kas mums ir iemācīts. Un ļauj domāt sev visus scenārijus, un kad esi nomierinājies un kļuvis apzināts, tad noved līdz galam domāt šīs situācijas, piemēram. Ja? Par nedusmošanos. Tā ideja nekalpot greiziem pieņēmumiem. Jā. Un ideja ir ne tikai nekalpot, jo tas ir negatīvs apmācības veids, bet ko tad likt tā visu vietā? Un līdz ar to te sākās cēlās vērtības, dēļ kā mēs droši vien šeit esam atnākuši, jo mēs gribam padarīt labāku Latviju un pasauli. Bet greizi ir noliegt sevī dzīvniecisko sākumu, dabiskos instinktus un sākt uzreiz ar cēlām vērtībām. Fantastiski. Pilnīgi piekrītu. Gunār, paturpinot to ievadu par to miera nodošanu, savulaik, manuprāt, ar Juri Rubeni, es viņu tā kā intervēju, mēs runājamies diezgan ilgi, un es prasīju, kā tur par daudz ko runājam, starpā mēs runājam,
kā nodot kaut kādu informāciju. Tagad runā sešgadīgi bērnu. Tu taču viņam nemēģini izstāstīt, kā viss ir. Es teicu, nē, pareizi, jā. Ko tu mēģini darīt? Tu mēģini būt. Tu esi ar savu mieru, ar savu lauku, ar savu atvērtību šim cilvēkam, un tu viņu automātiski paņem savā miera zonā. Sevišķi ar bērnu, tas parasti ir vienkārši. Bet kas ir kaut kādi tavi, nevis paņēmieni, bet ko tu dari? Tu mēģini, ka tev ienāk sākumā. Kā tu viņus dabūni uz to mieru? Jo tev ir vajadzīgs taču, lai cilvēks tevī vismaz klausās, lai jūs varētu interaktēt. Taču nevar runāt, ja cilvēks trako. Es pat apjūku tagad, es nezinu, ko teikt. Kaut kā, man sanāk ar bērniem tā dabiski runāt, laikam tā var teikt, kad nedaudz grūtāk ar vecākiem ir, par to mieru. Es domāju, ka ļoti svarīgi, teiksim, es tā klausos, jūs sakat, ka ir, teiksim, protams, visādas tehnikas, bet tas, man liekas, tā diezgan, tur nav tā miera, ja, piemēram, es eju un es zinu, kad es dusmošos, un tad man vajadzēs koncentrēties, kā es elpoju, un visas tās tehnikas atcerēties, kad ļoti tas, ko es vecākiem iesaku, padomu nestrādā, vēlreiz gribās teikt, tie ir tādi ļoti virspusēji, piemēram, ļoti svarīgi ir piedzīvot, teiksim, ja vecāki nav to emocionālo inteliģenci iemācījuši bērnam, tā kā atpazīt emocijas, sajust, izpaust ar vārdiem, tad ļoti foršas ir, piemēram, stop 4-7 grupas. Bērnus sadala pa pāriem, protams, iepriekš ar interviju, tur vai ne, un tad provocē mazliet uz dusmām, un tad ļoti, ļoti forši, tad bērns var būt iekšā tanī procesā, tad viņš var izdusmoties, klāt ir pieaugušais ar savu mieru, un viņš var iegūt pieredzi, un tāpat arī, teiksim, psihoterapijā, teiksim, klients, viņš nāk pusgadu pie psihoterapeita, un viņš kaut kādā brīdī var sadusmoties, viņš saka, paklau, tu te tāds sēdi, tāds augstprātīgs kāju par kāju pārlīdz, es maksāju 50 eiro par 45 minūtēm, es tev, gribētu vienreiz tā iešaut pa pieri, ka tu vienkārši izlidot pa to logārā. Un kas notiek? Psihoterapeits smaida, pieņem, nekritizē, nevaino, nekaunina. Un rodās unikāla pieredze, tāda iedzīvināta situācija, kad cilvēks var kas tikko notika? Es tikko varēju izdusmoties, un nekas nenotika, nekas traks. Un ar šito unikālo pieredzi, tā ir tā pieredze, par ko viņš maksā. Viņš var pārnest tālāk uz darbu, uz attiecībām. Protams, cilvēks, kurš ir ļoti bijis tāds pareizs, vai ne, un tagad pēkšņi viņš atļaujas dusmoties, apkārtējiem, protams, nepatiks, vai ne, ka viņš iet tanī psihoterapijā, bet kļūst ar vien sliktāk. Ļoti svētīgi ir iegūt to pieredzi, ka, teiksim, es savulaik gāju pie Hermaņa Paukša, tur dramaturģijas teātrī, man arī tur improvizācijas teātris patīk, un tur arī viņam bija tādas foršas tehnikas, kur mēs tur riktīgi smējāmies, piemēram, viens ar spilvenu skrēja pakaļ otram telpā, es tevi nositīšu, un tur arī forši, vai ne, kad tādā drošā atmosfērā tu vari tās dusmas, un te ir tā vērtība, kad ļoti nepieciešama ir tā telpa, tā drošā telpa, kur mēs varam justies, kā mēs varam paši, kā tu saki, vai ne? Es varu būt pats. Un tas ir, tā vērtība, kad justies ar otru brīvi, ka tas ir riktīgi forši. Tas būtībā dod brīvību ne tikai savām emocijām, bet būtībā sev. Ko tu saki par to principu, iet tā saucamajā mežā izbļauties? Ja? Es, piemēram, to izmantoju gan pie jūras, gan citur, bet tas ir ok. Nē, kā vēl? Ko vēl cilvēks pats var darīt? Es teiktu, tas tehnikas ļoti daudz un dažādas, bet tas mazina to emocionālo spriedzi. Protams, labāk ir mežā izbļauties, nekā tur iedzīvoties kaut kādā onkoloģiskajā saslimšanā. Bet interesanti, es vakar iemetu arī kolēģis Taras Ivaščenko, viņš žurnālā vienā raksta, kad ir pētījums, kad šoferi, ja viņi brauc vai ne, un tā galvenais apzināti izsaka lamu vārdu, tie, kuri apzināti vai ne, kāds, teiksim, nobrauc priekšā, tad viņiem ir miokarda infarkta risks daudzreiz mazāks. Jā. Man nāk prātā, nesen es braucu pa Mūksalas apli, vai ne, un es zinu, ka man ir priekšroka viens ar busiņu nesās lejā, tur pāri priekšā man vēl kulāk parāda. Protams, ka es neklusēju. Es neklusēju. Apzināti. Raimonda, mēs jau ieskicējām arī pirmajā, teiksim, dusmas vai teiksim, agresija, ko cilvēks nevar kontrolēt, pakļauj viņu ļoti viegli manipulācijas riskam.
Un jau iesākumā teica, kā mēs esam peldējuši par emocijām kopā ar dzīvi. Mēs sākām ar bailēm tiešām pandēmijas laikā, jo bailes, manuprāt, vismaz man viņas bija pārņemuši viennozīmīgi, es nezinu, kā jūs. Otrs lielais bija, teiksim, karš Ukraina, jā, jo bērnībā es baidījos no atāma kara, es to biju izbaidījies, tas atnāca atpakaļ, jā, nebūs pārtika, nebūs kaut kas, bet pandēmijas bailes bija laikam tās pirmās, jā, nu, kaut kā, un tas turpinājās. Prieks, skaidrs, ka tas bija atbildes reakcija, un tanī mirklī vēl nevaldīja prieks, bija rudens, bet tas prieks bija vajadzīgs. Dusmas, manuprāt, mēs izteikti jūtam, kas notiek šobrīd sabiedrībā. Ir sevišķi mūsu mazajā valstī Latvija. Godīgi sakot, man nav nekāda mērķa te radīt paradīzes zemes virsū, bet ja pieauguši cilvēki, kas Latvijā ir vairākums, nemāk būt pieauguši, bet joprojām uzvedās kā kašķīgi bērni, tad, mīļie, nekāda burvīgā valsts mums te nespīd. Ne mūsu politiķi, ne mūsu eksperti, ne visi, kas spēj sakašķēties par jebko uz līdzenes vietas, ir viedoklis, ir 3 pretviedokļi. Es neesmu konspirācijas teoriju piekritējis, bet es viņus analizēju. Šajā gadījumā es negribētu pieļaut, ka šī manipulācija ir nejauša, bet es nemeklēšu cēloņus. Kā mēs varam te turēties pretīm? Vai, vēl labāk, vai mēs varam piedāvāt pretmanipulāciju? Un es atklāšu mazu noslēpumu, mums ar Raimondu ir ideja, ka mēs ne tikai varam, bet gribam. Mēs aicinām kopā visus tos, kas ir gatavi pievienoties tādai iniciatīvai kā mieru, tikai mieru. Mēs atcerieties Kalsoniņu. Mieru, tikai mieru. Paņemam pauzīti. Mieru, tikai mieru. Raimond, vai tu varētu izstāstīt, kā mums tā ideja radās? Un kāpēc tas miers, mūsuprāt, ir vajadzīgs, lai cilvēki vispār spētu sarunāties? Jo, manuprāt, mēs nemākam šobrīd sarunāties. Jā, es te varbūt pirms pārēja mieru, tikai mieru. Gribēju kā mārketinga speciālists izstāstīt to schēmu, kāpēc ir. Es domāju, bet tā schēma ir primitīva. Es domāju, mēs katrs to saprotam, ka būtībā dusmas ir manipulācijas, dusmu izraisīšana, tāds manipulācijas paņēmiens, teiksim, jā. 2016. gads Cambridge Analytica, kad nāca klajā, teiksim, tas visas tās schēmas, kā viņi ietekmēja vēlēšanas ASV, kad par prezidentu kļuva Trumps. Tas, ko viņi izdarīja ļoti vienkārši. Jā. Viņi paņēma milzu apjomu ar datiem, sašķēla viņus, teiksim, tos datus un cilvēkus mazākās vienībās un fokusēti targetē tos vēstījumus, kas ir specifiski sāpīgi konkrētai interešu grupai vai attiecīgi un konkrētā lokācijā, jā, pēc kaut kādām konkrētām lokācijām. Jo varbūt kaut kādā konkrētā vietā tur ir tāda sāpe, jā, ko tad viņi izcēla. Un būtībā tas, ar ko viņi strādā, ir šī dusmu emocija. Viņi mēģināja izraisīt šīs dusmas par to, ka tur kaut kas nav sakārtots, ka kaut kas nav kārtībā. Un mēs redzam arī, ka liela daļa populisti izmanto šīs dusmas. Viņi nepiedāvā rīcību, bet viņi saka, ka izgaismo to, kas to tautas to lielo sāpi kaut kādā mērā. Un spēlējās ar to. Un būtībā, bet arī taisnības labad, arī tie labie zīmoli man ir jāmin, kas skaitās, kas ir labie, viņi arī izmanto šo dusmu momentu. Piemēram, ja tur ir zīmols, kas ir iestājās pa ilgtspēju, ja, vai tur eko kaut kādiem risinājumiem, viņš reklāmā var rādīt tur kaut kādas ar okeānu plastmasas, ja, un tā tālāk, izraisot mūsos dusmas par to, kā mēs esam piesārņojuši šo pasauli. Un šīs dusmas atkal noved pie reakcijas, jeb pie pirkuma. Ja, būtībā nav jau, tas ir tāds diezgan tāds plašs redzams paņēmiens, kas tiek izmantots. Arī mēdī, piemēram, ja mēs redzam tie virsraksti, tiklīdz ir kaut kāda aktualitāte sabiedrībā, šobrīd pat dzimumiem, jā, teiksim, ka tagad var pašnoteikties, daudziem tas nepatīk, daudz tas sadusmo, mēs redzam, ka raidījumi tiek veidoti apzināti par šo tēmu, un nevis tā kā
pat sajūta, kā nevis lai izglītot, bet lai sakairinātu. Jā, tāpēc, kad ir sabiedrības sakairināta un zina, ka būs klikšķi, zina, ka būs, tas konvertēsies kaut kādos eiro centos. Un, būtībā šobrīd tas ir. Un ja mēs dzīvojam ļoti daudz, mēs pavadām ļoti daudz, teiksim, telefonos un šajā informatīvā telpā, ko mums piedāvā. Jā, kur mēs esam nevis radītāji, bet ko mēs patērējam būtībā. Ja? Un apzinoties to nenormālo, to manipulācijas blīvumu, ir ļoti būtiski saglabāt to iekšējo mieru pašam un nevis kad sāks kaut kāds kārtējs konflikts vai kaut kāds saspīlējums, nevis uzreiz ieņemt pusi un iet zem konkrēta karoga, jo tas it kā mēs izvēlamies labo, bet tā ir labā karojošā puse. Joprojām tas ir kaut kas karo. Un tā vietā, lai ļautos šim emocijām un tā emocionāli, teiksim, izdarīt šo izvēli, vienkārši sākumā varbūt attiet, ne tikai tur no kaut kādiem konfliktiem pasaulē, bet vispār, teiksim, šīs situācijas bišķi tā kā pavērot no malas, nevis uzreiz ļauties tam tai rīcībai, kas no mums tiek sagaidīta, bet tā kā pašiem būt šiem pieaugušiem cilvēkiem, kas kaut kur izskanē, man liekas, ja tā ir pieauguša cilvēka rīcība, ka mēs spējam saprast, ka tā ienākoša informācija mūs triggerē, bet mēs tā kā dodam to telpu, pirms mēs pieņemam to lēmumu, un tāpēc ir šis miera tikai mieru, būtībā komunicē to, ka esam pieauguši cilvēki un savācamies tajā brīdī un nevis reaģējam spontāni. Un tā ir kustība kaut kādā mērā, kustība, kur mēs katrs esam tie piemēri būtībā ar savu iekšējo mieru, esam piemēri citiem, vai arī citi kļūst par šiem piemēriem. Jā, par mieru, tikai mieru, tas ir svarīgi, bet par tām dusmām runājot, vēl ir būtiski saprast, ka mēs dusmojamies diezgan līdzīgās situācijās. Un tas tomēr ir saistīts arī ar mūsu dzīves pieredzi. Un tādēļ ir vērts pamēģināt kādreiz dzīvē. Mums bieži vien nav laika un ne visi ir gatavi strādāt ar sevi, bet meklēt tās iespējas saprast, kas tad ir tas, kas mūs ir veidojis kā personības līdz zināmam vecuma posmam un kāpēc noteikti situācijas mūsos rada dusmas. Jo faktiski vēl ir viena tāda lieta, kad mēs dusmojamies tad, kad mēs esam bezspēcīgi. Kad mēs nevaram risināt to situāciju, ar kliedzošu, tas ir ar bērniem, kur neklausa vai kuri kliedz. Mēs jau dusmojamies, tāpēc, ka mēs neprotam ar to situāciju tikt galā. Tad mēs sākam kliegt, bet varbūt, kad ir tomēr cits veids, un mums ir arī jāapzinās tas, kad ir tā autonomija, tāda autonomija, kā mums tāda ir arī citiem cilvēkiem. Un, teiksim, tas, kas man palīdz nedusmoties, ir saprast to, ka ir tā autonomija. Tāda autonomija, kāda ir man, tāda ir ikvienam cilvēkam. Un tas ir arī viens tāds leņķis, ar kur palīdzību tu spēj mazāk dusmoties situācijās, kuras tev liekas nepieņemams. Una, pie tevis būs tūlīt mikrofons. Izmantojot iespēju, ka tu man sēd blakus, vai ne? Un nevar iesist. Mēs arī esam daudz strādājuši paši sev, un, manuprāt, nonākuši pie tā, ko Ilze jau teica. Latviski Ilzītā laikam ir autonomija, ja? Angliski ir give a space princips, ja? Dod vietu otram. Cik es atceros Ilzi, kā draugu jau gandrīz 30 vai 25 gadus, Ilzes viena no mīļākām, ļauj viņam būt. Ļauj viņam būt. Ļauj tam būt tā, kā tas ir. Neiemaisies. Man, protams, liekas, ka es visur redzu, kā ir būt labāk, jā, bet neiemaisies. Un kā mums iet ar neiemaisīšanos, un kā tev vispār tas give a space, autonomija princips, kā tas strādā tev, kad tu redzi cilvēkus, kas... Tu vienmēr esi spējusi kaut kādā veidā atšķirībā no manis noturēties, un tu vienmēr man teiksi, Ainār, nejaucies. Tā nav tava problēma, tā nav tava situācija. Kur tu lien? Kā tev tas sanāk? Šodien ir dzimšanas diena mūsu kopējiem draugam, kurš jau ir aizsaulē. Andrejam Žagaram, viņam būtu palikuši 65 gadi. Un viņš ir arī viens no tiem, kas šo savu dusmu, uzplaiksnību, enerģiju spēja pārvērst brīnišķīgos projektos un ar šiem projektiem aizraut ļoti daudz cilvēkus. Viņš
līdz kaut kādam konkrētam brīdim savā ziņā bija piemērs, kā to var izdarīt. Varbūt kādā citā posmā šī enerģija viņam sāk spēlēt atpakaļ, bet tas jau ir cits stāsts. Bet viņš vienmēr teica, man ļoti patīk sēdēt tev blakus, jo no tevs ir tāds miers. Un es ļoti ilgi to nesapratu, tikai kaut kad vēlāk, saprotot, kad ir mirkļi, kad es sāku tai savā centrā šūpoties, es sapratu, kad ir bijis tas miers, kurš kaut kā varbūt brīžiem tiek izšūpots laukā, un man ir jāatrod tas ceļš atpakaļ. Protams, ka tā ir tā sava telpa, savs tas nosacītais kokons, ko mēs radam arī šeit sēžot viens otram tuvu blakus, kurā mēs mēģinām turēt to savu miera enerģiju un tā kā tādu olu, kuru sašķaidot, tas viss saplīsīs. Un ja mēs to trauslumu apzināmies un par to piedomājam un arī vizualizējam, tad patiesībā to ir iespējams izdarīt. Un es pat lasīju vienu ļoti interesantu grāmatu par emocijām. Viņa ir sarakstīta 2002. gadā, kad 8, 9 šobrīd ļoti pazīstami emociju pētnieki, psihologi, psihoterapeiti, neirozinātnieki viesojās pie Dalai Lamas un runāja par emocijām no rietumu un no budistu skatu punkta. Un viens no viņiem, Pols Ekmans, ko jau es pieminēju, kurš visu šīs 5 dienas vēroja Dalai Lamu, kā Dalai Lama, teiksim, reaģē mirkļos, kad varbūt kāds no pētniekiem izsaka kādu domu par destruktīvām emocijām, kas viņam varbūt šķiet būtu jāskat no cita skatu punkta. Un tā kā viņš teica, ka viņu pārsteidz tas, kad viņš ir redzējis Dalai Lamas sejā darbojamies visus muskuļus. Kad kaut gan viņš ir sēdējis ārēji mierīgs, pēc tā, ka Pols Ekmans šīs emocijas sejā spēja lasīt, viņš ir redzējis šīs viņa slēptās, neizrādītās emocijas, ko Dalai Lama ir atpazīstis, bet vienlaikus ļāvis tām būt. Un viņš teica, jā, ka principā viņa prāt Dalai Lama izskatās tik labi savos tobrīd 65 gados tieši šī iemesla pēc, kad visi viņa sejas muskuļi ir trenēti, neviens nav apspiests. Tikai viņi ir atpazīti, un man liekas, ka man ārkārtīgi patika šis stāsts, jo tas ļoti daudz ko spēj mums iemācīt, ja mēs par to padomājam. Paldies, Una. Ieva, mēs tuvojamies, mēs esam noslēgušajā raundā, mēs pamazām, kā saka, noslēdzamies, bet noslēgties es vēl aicināšu visam, katram vēl būs vārds, jā, par šo tomēr mieru un par šo iekšējo telpu. Jo tas izskanēja no visiem jums speciālistiem. Es saprotu, ka jūs visi uzskatāt, ka ir svarīgi cilvēkam saprast. Man no sevis nav jākaunās. Ja? Tāds, kāds es esmu, tā ir pareizi. Ja man vajag kaut kādu brīvu vietu, kur būt man. Ja? Ne visiem mums ir ekstras, ka mēs varam katru dienu būt mežā izkliekties, bet kaut vai mājās, kādu stūrīt, kaut kādu mirklīt, ko mēs tur daram, tas varbūt katram ir savs, bet varbūt ar to tik ir jāsāk, lai mēs varam vispār par to mieru runāt, ka laiks sev, kaut kāda vieta sev, kur tu vari nonākt mierā, un tad drusciņ ilgāk noturēt, drusciņ ilgāk, varbūt 15 minūtes, varbūt dienu, varbūt no rīta un vakarā padomāt, vai es šodien biju mierīgs. Tas ir, vai mēs varam racionalizēt to ieteikumu, kas pieņemsat, ka cilvēks nav trāks, kad spēj sev kontrolēt, bet ne līdz galam, ko mēs varētu vienkārši tā kā gaidlainiņu iedot, iepazīt sevi. Tālāk. Jā, telpu sev noteikti. Es domāju, ja piemēram, skatās uz apzinātības praksēm un tās mācās, tad iesaku praktizēt vismaz reizi 2 stundās, tā kā mēģināt nočekot, tad kas ir tas, kur es esmu, ko es jūtu, ko es dzirdu, ko es domāju, tā kā iedot to sev. Protams, tas ir ļoti svarīgi, bet saistībā ar dusmām vēl noteikti ļoti palīdz izprast otru perspektīvu. Tā kā tas senais indiāņu teiciens lūkšana, tā bija pirms es kādu nosodu, lielais gars, ļauj man 2 nedēļas pastaigāt viņa mokasīnos pa tām pašām takām, pa kurām viņš ir gājis. Tas ļoti palīdz, ja mēs mēģinam saprast, kāpēc šis cilvēks rīkojās, kāpēc viņš man pateica kaut ko rupi, piemēram, tā kā viņam ir viņa perspektīva.
Nu tā, un tad vēl es gribēju par komunikāciju. Uzreiz vai vēlāk? Uzreiz, jā. Okay. Paldies, Aināra. Jā, mums ir jārunā par savām dusmām. Tā kā, ja viņas ir, tad tas ir tas labākais veids. Mums ir dota valoda tāpēc. Un tad, ja mums, un tas arī palīdz konflikta risināšanā, būt atklātam. Un faktiski, es domāju, ja tu man teici, ka man vajag tās demonstrācijas, es nodemonstrēšu, ja? Super. Gunāras drīkst uz tevi. Ja? Jo tad par tām dusmām domājot, bija viens brīdis, kad es sajūtu dusmas uz tevi. Ja? Es tev pateikšu. Tad, kad tu minēji par tām tehnikām, ja? Es sadzirdēju, ka tu tā kā, varbūt gribi pateikt kaut ko tādu par tehnikām, ka viņas nestrādā. Varbūt es pārpratu. Jebkurā gadījumā es ticu, ka tev bija tava perspektīva. Bet es sadusmojos. Un tu zini, tā kā mūsu attiecības man ir tiešām svarīgas, un vienlaikus man ir svarīgi arī pateikt savu viedokli. Es drīkstu, ja? Jā, es drīkstu. Tu zini, es gribēju tev pateikt, ka tās tehnikas viņas ir jātrenē katru dienu. Tā kā tas ir, viņas, protams, nedarbosies kā tāds brīnums tanī mirklī, kad mēs esam dusmīgi. Nu, tagad mēs pēkšņi elposim, tas palīdzēs. Tā kā viņas ir jātrenē. To es gribēju pateikt. Tā kā paldies tev, ka tu nokritizēji viņas. Tas man deva iespēju pateikt precīzāk. Tad pašā laikā es pieļauju, ka apzināts skatītājs pamanīja, ko Ieva dara. Viņa atklāti izrunāja ar tevi šo problēmu, atvainojās tev, pateica. Manuprāt, visgrūtāk to ir izdarīt mājās ar sievu, es pieļauju, vai ar vīru. Ar citiem jau ir vieglāk, bet, godīgi sakot, visvieglāk arī ir sākt ar sievu vai vīru. Atnāk, un šogad tā mīļā klausies. Man tevi nepatīk tas, bet es zinu, ka tas ir tas, kas man arī ir vajadzīgs. Savukārt, es pieļauju, ka tevī nepatīk tas, manī. Tev nepatīk tas. Un viņi saka, labi, bet nē, man tas tevī patīk kādreiz. Man nepatīk tas. Wow, šito es nebiju domājis. Un tad vakarā apsēdies pirms gulētiešanas, kā tu šodien uzvedies. Un kas man joprojām sevi nepatīk? Zini, man viss patīk. Tu esi tik foršs džeks. Jā, super. Un tā tālāk. Bet būtībā tā izrunāšanās, manuprāt, tiešām ir tas, kas varbūt arī ir vajadzīgs cilvēkiem. Bet Wolfgang, tagad noslēgums pie tevis, un tad no tās puses uz šeien. Mums ļoti daudziem, man pirmkārt, ļoti patīk pārvērtēt sevi. Un vai cik es esmu mierīgs tagad kļuvis? Nu, tagad es iešu cits mierināt. Kā neielekt tajā grāvī. Kas būtu tas drošākais, ja cilvēks ir puslīdz savaldījis sevi? Nu, kā tad to pirmo soļus spērt, teiksim, dienu, nedēļu, mēnesi? Ko tu ieteikt viņam, no kā uzmanīties, kuros trapos neiekrist, kā atpazīt triggers? Nu, vienkārši kā saglabāt drusiņu to mieru, ja viņš viņu dabūjis un noķērs? Tieši tāpat, ka tas ir, tā ir prakse, un, piemēram, ilgstošos meditāciju retrītos mēs varam sajust ļoti spēcīgas emocionālas izmaiņas. Un pirmajā brīdī viņas noturās, bet man šķiet, ka ir veikti kādi pētījumi, kad tas ir kāda nedēļa vai 10 dienas. Un cilvēkam sākotnēji tā eiforija, ka viņš tagad to spēj un viņa dzīve ir mainījusies un pamazām viņš ienāk atpakaļ vecajās sliedēs, par cik nekas nav spēcīgāks par paradumiem, un līdz ar to tas ir darbs ar paradumiem. Un man liekas, ka lai cik es tur nodarbotos un interesētos par cilvēku un ar šo te miera tehnikām nodarbotos, 35 gadus varbūt, neko es īpaši neesmu ieguvis, un tas ir viena iemesla pēc, kā man izaicinājumi dzīvē paliek sarežģītāki. Sākotnēji 18, 20 gados ir ļoti viegli visu spēt un saprast, kā vajag, un tad parādās mīlas sāpes un tikšana galā ar vienu bērnu, ar otru bērnu, katru vakaru tikšana galā ar attiecībām un vecāki un tā kā tur kāpīja tā mugursoma ar vien pilnāka. Tie ir skolotāji. Tās ir paralēlās prakses, kuras pārbauda, vai mūsu meditāciju prakses zināšanas strādā.
Ehards Tolle, man liekas, teica to, ka tad, kad tu esi dabūjis apskaidrību pilnībā, jā, tad aizēj pie savas mammas. Un man šķiet, ka tas ir visa mūža darbs. Tāpat kā strādājot ar audzēkņiem savās grupās, es dodu metodes, lai viņš spētu sasniegt savus mērķus. Bet šis ir viss mūsu mūža darbs. Man liekas, ka tad, kad es būšu uz nāves gultas, ja es varētu mierīgi, skaisti, brīnišķīgi nomirt, tad es būtu sasniedzis kaut ko, bet tas ir tikai ceļā. Es ceru, ka ceļā, šovakar nevajag uzreiz vēl, vai ne? Bet paldies, es tiešām gribēju dzirdēt to, ko tu teici, jo man patīk arī es atklāšu detaļu, ko tu varbūt negribētu, lai es atklāju, bet mēs tev titros bijām pieteikuši sākumā kā meistars, un tu norādīji, ka viss jau ir ok, bet nevajag to meistars, lai tur ir skolotājs, jo meistari nāk pēc gadiem 60. Es pat neteiktu, ka tā ir pazemība, bet tā ir elementāra bijība pret dzīvi, kas var pārtrūkt jebkurā mirklī. Un kad mēs nezinām, kad viņi pārtrūks, tā ir cieņa pret šo dzīves spēku. Un cieņa pret dzīvi, kas mums ļauj mācīties, tā kā tu saki. Mamma, tētis, sieva, bērni, uzbrukoši suņi. Paldies tev, radītāji, ka mums nav jāmācās tādos apstākļos kā citur pasaulē. Ne tuvos austrumos, ne Ukrainā. Mēs varam mācīties mierā. Un ja mēs vēl tad nemākam dzīvot mierā, mīļie, tad kariņš mums vairs nav, mums ir mieriņa, izmantosim to. Gunār, noslēgums no tavas puses. Tā kā jāpraktizē ir regulāri, lai sanāktu, bet par bērniem runājot, nākamais būs Raimonds, un mēs pabeigsim to mieru, tikai mieru ideju, bet par bērniem. Saki, bērniem tiek taisīti bezgala daudz izglītojoši materiāli. Arī vecākiem. Mēs paši, kā sabiedrisko attiecību kompānija, esam redzējuši neskaitāms iepirkums, neskaitāms kampaņas CSDD, kaut kā nestrādā. Tev neliekās, ka būtu laiks, varbūt pateikt, hello, varbūt mainām, varbūt skatāmies, ka bērni ir savādāki, vecāki ir savādāki, kaut ko atraktīvāk, es nezinu. Ir kaut kāda iespēja, ko tu redzētu, kas būtu jādara, daram kaut ko nākam kopā. Šobrīd nav labi. Piekrīt? Vai varbūt īstenībā ir labi? Tieši tā, tie atslēgas vārdi darīt, vai ne? Tā ir informācija, kura tiek pasniegta. Un, piemēram, tās dusmu spēles, es arī varbūt jau tu dusmosies, bet es teikšu, viņas nestrādā. Bet es tagad atbildēšu uz tavu komentāru par to, ka nestrādā. Teiksim, protams, ir situācijas, piemēram, mēs esam dabūjuši foršu darbu, vai ne, mums vajag, finanses, protams, ka mums ir 4 kredīti, vai ne, tajā skaitā māja, mašīna kredītā un tā tālāk. Un priekšnieks mums kaut ko pasaka, un mums tas darbs ir svarīgs, protams, tanī brīdī, tad mēs ieelpojam, tad mēs viņu tur dusmās nodedzinām, izmetam pa logu, visu kaut ko darām. Bet es biju domājis mazliet savādāk, skatoties tā pēc būtības, tas pats čalīts, kurš dzīvo kopā ar mammu, viņš katru dienu tiek pazemots. Ko tam čalītim dos, ja viņš tur iemācīsies 100 tehnikas? Neko nedos. Tas spiediens būs, tur ir darbs ar mammu, tur ir individuāla psihoterapija, tur ir ģimenes psihoterapija. Par to es biju domājis. Es teiktu tā, ka, šitādas sanākšanas ir ļoti, ļoti forši, ka šeit mēs arī varam parādīt, arī, kā mēs paši arī dusmojamies. Galvenais ir piedzīvot un izdzīvot. Un tas gala vārds, ja es saprotu, man nāk prātā Jungam piedēvēja teicienu, depresija ir dāma melnā, paaicināt viņu pie galda un paklausties, ko viņa grib jums teikt. Un man nāk prātā, kad mēs varētu varbūt tā teikt, ja mums liekas, ka dusmas ir dāma melnā, tad paaicināsim viņas pie galda un paklausīsimies, ko viņas mums saka. Bet atstāj vēl bišķi mikrofonu pie sevis. Es pilnīgi piekrītu tev par to darīt. Bet ko tad vēl mēs nedarām? Klau, ne jau tikai mēs, es atvainojos, manuprāt,
To tik vien daram, kā runājam par to, kā būt mierīgiem un nedusmoties un kaut ko, bet varbūt nav jārunā. Ir kaut kas, kas vēl nav darīts, vai viss ir izdarīts un vienkārši jāļauj visam būt? Vai tu kaut ko gribētu vēl izdarīt, Gunār? Es vairāk teiksim par to pašu piedzīvošanu. Jā, jautājums, par ko mēs runājam. Un, reizēm arī varbūt arī nerunāt labāk. Teiksim, ko mēs varam parādīt otrām, mēs varētu parādīt piemēru. Piemēram, psihoterapija arī paiet laiks, un klients, viņš, teiksim, kaut kādā brīdī varbūt uzvelk to pašu, ko velk psihoterapeits, tad viņam vajag piemēru. Ja? Piemēram, Freids runā, teiksim, identifikācija tēvu, tā mazliet cita tēma, kad ir jābūt tēvam un kad mamma nevar to identifikācijas daļu iedot. Vai ne? Šeit stāst, ka ko mēs varam darīt, mēs nevaram iet tur politikā, es negribētu iet politikā, pietiek jau stresa. Un mēs ar savu piemēru varam, teiksim, ar draugiem, ar paziņām, parādot, jā, kā mēs jūtamies, to prieku, teiksim, ienest. Savā lokā, ko mēs varam. Teiksim, mēs varam mainīt pašus, mēs pat nevaram mainīt pašus tuvākos, mēs varam, piemēram, viņiem dot iespēju mainīties. Tā varbūt varētu teikt to telpu. Un te man nāk prātā šodien kaut kā par reliģijas tēmu. Linārds Rozentāls savu laiku teica, ka tāds foršs salīdzinājums tieši par to brīvo telpu, kad, ja mēs sarunājamies, tad ļoti svarīgi ir, kad mums šeit ir viena tā istaba, un šeit ir otra istaba. Un ļoti svarīgi, ka šeit pa vidu ir koridors, ka nav tā, ka ir divas istabas kopā, un vēl vairāk, teiksim, kad ir simbioze, kad tie cilvēki ir vienā istabā un tur ir viss bardaks. Jā. Kad tā augstā kā pilotāža ir, ka mēs dodam otram telpu, jā, un kad mēs kaut ko ieliekam, otrs kaut ko ieliek, mēs ieliekam otrs. Paldies. Es sadzirdēju to, ko es laikam gaidīju no tevis neapzināti. Tu pievienojies tikai mieru idejai, jo tā ideja ir būt pašam, nevis runāt. Būt šim templim, būt šim mieram, būt šim mīlestībai. Tā kā tu saki, ja katrs no mums tāds būs, mums nekas cits nav jādara. Mums neviens nav jāpārtais. Vienīgais, kas ir jāpārtais esmu es pats. Tā kā, ja es tāds būšu, un es to mēģinu, citi saka, sanāk, citi vēl, ka nesanāk, bet viņi nenoliedz, ka es mēģinu. Tā kā, manuprāt, es to pilnīgi pievienojos. Esam paši kārtībā. Un Raimond, tagad par to mieru, tikai mieru vēl drusciņ, ja? Ne jau par vizuāļiem, ko mēs tur esam sagatavojuši, to cilvēku paši redzēs, bet mēs tiešām gribam aicināt jebkuru, pat ja viņš vēl nav mierā, bet viņš grib tikt mierā. Mums būs Veselīgs Latvijas mājaslapā, arī mūsu sociālos tīklos būs aicinājumi pievienoties, izmantot šo vizuālu, likt savā profilā, bet nav jau atribūti tik svarīgi. Svarīgs ir tas, ko jūs darat, ka jūs apņematies būt mierīgāki, un ar to pilnīgi pietiek. Raimond, kā tev šķiet? Aiziet uz to? Jā, man vienkārši ir tāds ātrs īsts piemērs iz dzīves. Es biju tabaks fabrikas festivālā, es zinu, kas tas ir. Un es piegāju pie viens vīraku tirgotājs, jo es gribēju, man liekas, ka vīrakos ir tāds ārējais miers, kas man strukturizē no iekšienes. Un tā kļūdaini izrādās, tāds bija mans uzskats, bet līdz tam es nezināju. Es pienāku pie tās vīraku tirgotāji, tādi latvieši, un es saku, tur sāku kaut ko smaržot un pētīt, un tad tā tirgotāji, viņi skatās uz mani, ziniet, es esmu tā Ķīna, senās Ķīnas, tur kaut kāda sejas, tur, viņi tur lasa mīmiku un tā. Ziniet, jums tur tās dusmu rieva. Baigā. Jums nevis vīrakus vajag, bet jums vajag vienkārši sevi samīļot šeit, tajā brīdī, kad jūs dusmojaties. Es saku, šeit vienkārši, saki pats sev, kurš, viss labi, mieriņš. Un, ziniet, nav labāks tehnikas, kā sevi nomierināt. Man tas gājiens pēc tiem vīrakam bija tik svētīgs izvērtās, likās dīvaini. Es meklēju kaut kādu ārēju mierinājumu, vīrakus maržā, bet īstenībā pašam pats es sevi varu nomierināt. Tā kā, ja jūs dusmojaties, šis baigi labi strādā. Un galvenais, nesavilkt to dusmarie, vienkārši saglabāt to seju neitrālu, samīļot sevi. Un, tāds mans ieteikums.
Rezumējot visu, ko mēs dzirdējām, tad svarīgi ir pasmaidīt, ja mēs dusmojamies, savilkt muskuļus un tad viņus atbrīvot, kad mēs dusmojamies. Tomēr darīt to nevis tad, ka mums kāds to ir pateicis un tagad mēs to mēģinām dusmās darīt, bet praktizēt. Tas, kas ir jādara, ir jāpraktizē. Tas ir noteikti arī šo rievu, arī muskuļu atbrīvošanu, arī dziļo ieelpu. Un faktiski to darot un praktizējot, es gribu teikt, ja mēs praktizējam tādu cieņu un pieņemšanu, tad arī mēs mazāk dusmojamies. Tas noteikti tā ir, bet arī tas ir jāpraktizē. Faktiski tās ir prasmes, kuras ir jāmācās no bērnības, un ja ir šī kampaņa mieru, tikai mieru, varbūt, kad ir arī jāiesaist jaunākās paudzes un jādomā par to, kā mēs viens pret otru izturamies. Ja jums ir tā cieņa un mēs respektējam otra cilvēka tiesības būt vai autonomiju, tad mums sanāk mazāk dzīvē dusmoties. Una? Pie viss, kas jau pateikts, es tikai gribēju teikt, ka reizēm varbūt ir ļoti vērtīgi vienkārši paskatīties apkārt un pavērot gan dabu, gan kaut kādas lietas, gan dzīves, gan nedzīves. Man, piemēram, nesen bija atgadījums ar tējas sēni, kuru es sadalīju, un bija ļoti bēdīgi, nedusmīgi, bet man likās dusmīgi varbūt uz sevi, ka varbūt ne īsti pareizi, varbūt es sadalīju pātri, jo viņi tā kā grima nost un necēlās augšā. Bet tad mēs viņu nolikām pie atskaņotāja, kurš skanēja ļoti harmoniski mantrām līdzīga mūzika. Un tā tējas sēna apmēram pēc stundas pacēlās un sāk augt, it kā nekas nebūtu bijis, un it kā tas bija tik mierīgi un tik skaisti. Tāda bija tāda brīnišķīga miera enerģija un tāda vienkārša lieta, bet man tas joprojām ir prātā. Tur ir kā ir brīnums, tam var atrast izskaidrojumu, bet vienlaikus tur bija tāda fantastiska pozitīva frekvence, un man liekas, ka to ļoti svarīgi mums sevi ir saglabāt. Tā ir augiem, tā ir dabā, un tā ir mūsos pašos. Tas, laikam, savukārt bija tas, ko es no tevis gribēju dzirdēt, jo mēs kaut kā šodien ļoti maz runājām vai aizmirsām par manā izpratnē milzīgāko skolotāju. Tā ir māte daba. Tā ir tas, kas ir mūs visus radījusi, kas ir radījusi visu šo universu brīnišķo, kurā mēs dzīvojam, un kurā eksistē apbrīnojama harmonija. Un it sevišķi, es domāju, visi piekritīs pēdējo mēnesi vai pēdējos 2. Mums ir tā laime un prieks dzīvot Mazirbē un braukt uz Rīgu. Ja? Tās spēcīgās vētras, kas nāk pāri, milzīgie lieti un fantastiskā saule, rudens košās krāsas. Godīgi sakot, manuprāt, 15 minūtes mežā vai Rīgas parkā ir daudz labāks nekā, es negribu aizvainot nevienu, bet sēdēt kabinetās pie speciālistiem, kuram tu netici, jo, ja tu tici psihoterapeitam, tā ir fantastika. Bet jo ej jau prezentēts, kas tev maksā šos 50 €, aiziet labāk pie dabas. Paņem iztērē 50, neņem nost jums pacients, jums stāv rindas 3-4 mēnešus, ļoti labi zinu. Arī kāpēc mēs šo diskusiju runājam? Runājot ar jūsu kolēģiem, viņi godīgi saka, Latvijā ir 2 miljoni cilvēku, labi, pusotrs, ja, no tiem miljonus ir tāds, kas nav līdz galam, 500 ir diezgan kaut kā, mēs esam 200. Mēs esam pilni. Ar visu to, kad cenas jūs varat celt, bet jums jau nav laika vairāk. Ja? Un līdz ar to daba ir atvērta. Latvijā mēs katrs, ko mēs darījām pandēmijas laikā? Gājām dabā. Visi sastīkli bija pilni. Mīļie, pandēmija nav beigusies, ir mentālā pandēmija. Ejam dabā, turam mieriņu. Tā kā Una, paldies tev par dabu. Un noslēgumā tehniska vēl informācija par veselīgas Latvijas turpmākajām aktivitātēm. Tātad arī pēc šīs diskusijas rezultātā taps grāmatiņa par dusmām, tāpatās kā grāmatiņa par prieku, kas būs uzreiz 2. un 3. grāmatiņa sērijā par emociju pratībām, sadarbībā Zvaigzne ABC, kur 1. grāmatiņa par bailēm jau drīz būs, tā teikt, aizgājusi, ja? Varbūt nāks 2. izdevums, ja? Tāpatās šādas diskusijas ir paredzētas taisīt regulāri turpmāk. Mēs labprāt gaidītu jūsu ierosinājumus, par ko vēl konkrēti vajadzētu runāt, kā vēl konkrēti speciālisti, kā jūs redzat, speciālisti gatavi nākt un runāt, un mēs nemaksājam nevienam par runāšanu šeit. Mēs ceram, ka tas jums kaut ko dod. Ja tas nevienam neko nedod, tad, protams, nav jēgas to darīt, bet tā kā daudzi no jums saka, ka vajag darīt turpmāk, sakiet, ko vēl.
Sūtiet jautājumus, mēs mēģināsim atbildēt. Ir dažādi forma, rīlu formas un viss. Mēs tiešām mēģināsim darīt, ko varam. Tāpat tās aicinājums skolām un bērndārziem, kuri būtu ieinteresēti, lai mēs pilotu ietvaros ar grupiņu psihoterapeitu mēģināt mācīt šo emociju pratības nodarbībiņu pie jums. Lūdzu, vērsieties pie mums, mēs būtu gatavi ar jums aprunāt šo, paeksperimentēt, jo mēs to gribētu tālāk jau prototipēt bišķiņ plašāk. Kaut ko vēl pamēģināt darīt, kā saka, ja? Un tātad, ja vēl kāds kaut ko grib darīt, laipni aicināti, vai kādam mums ir vēl kāds noslēguma vārds, ko mēs gribam teikt? Ja nē, tad paldies visiem skatītājiem, kas izturēja, un paldies burvīgajiem dalībniekiem. Man bija jautri, nevis dusmīgi. Paldies jums visiem!